ēdam pusdienās latviešu kartupeļus, un tad pēc tam ir tāds izteikts enerģijas kritums, ka tu vienkārši slēdzies ārā. Tā ir ļoti liela pazīme, ka kaut kāda tā ogļhidrāta slodze bija par lielu, un insulīns ļoti ieslēdzās. Dr. Lelde Klementa ir neirologs, kas specializējusies medicīniskās diētās. Viņa ikdienā palīdz cilvēkiem ar zemu enerģiju, prāta miglu, galvas sāpēm, lieko svaru un citām problēmām. Kā tur? Vīnu drīkst iedzert, alu drīkst iedzert, kā ir? Nekāds alkohola daudzums nav veselīgs alkohola daudzums, un tad jau par tām niansēm un mazajām astītēm var diskutēt. Kā es varu priecāties body positivity, ja es zinu, ka cilvēkam 3 no 6 marķīriem ir ar paaugstinātu risku uz 2. tipa cukurdijabētu, kas nozīmē to, ka viņš nomirs 15 gadus ātrāk kā vidējais cilvēks. Daudziem cilvēkiem, kuriem ir uzstādīts pirmreizais kaut kāds paaugstināts asinsspiediens, viņiem nevis tur paniski vajadzētu sāli slēgt ārā, bet īstenībā sāk skatīties, kas ir ar cukura pīķiem. Ļoti svēta maltīte ir vakariņas, un visiem, kam ir problēmas jau ar kaut kādiem tādām pazīmēm, kad kaut kāda problēma var būt, es teiktu, censties bez ogļhidrātiem vakaros un maksimāli kādas 3 stundas pirms nakts miera. Viss. Varbūt 5 cilvēkiem no 200+ nav bijušas problēmas ar cukura līmeņa svārstībām. Čau! Čau! Epizodes virsraksts varētu būt, ka būs, nezinu, cukurs tevi nogalina, vai šis traucē zaudēt svaru, vai kaut kas uz to pusi. Un tad tas varētu būt tas, ko klausītājs vai skatītājs ir izlasījis, uzklikšķinājis, un tagad nonācis un klausās, ka es šo stāstu un domā, kas te būs tajā epizodē. Es domāju, tā saruna visdrīzāk būs ap cukuru, vielmaiņu, insulīnu, vispār kā mēs varam dzīvot veselīgāk, justies labāk, lai ir vairāk enerģija un tādas lietas. Un es pieņemu, ka klausītājs varētu būt sākot no tāda, kas nezina, kas vispār ir ogļhidrāts, kas ir insulīns, pirmo reizi tādus vārdus dzird. Tāpat pieņemu, ka varētu būt arī tādi, kas jau ikdienā klausās, tur populāri džeki kā Peter Attia, Andrew Hubermans, varbūt kāds pat industrijas nozares eksperts. Tāpēc tāds mans lūgums un atļauja, tev dodu atļauju šo visu pārvienkāršot tādā ziņā, ka mans mēģis būtu, lai visi tiešām saprot, par ko mēs šodien runāsim. Jo bieži ir tā, ka, ja mēs esam eksperti kādā nišā, mums gribas, piesekt savu aizmuguri, ja cits eksperts klausās, lai viņš nevar pateikt jā, bet es pat nebaidītos varbūt izlaist kaut kādas nianses, kuras eksperts noķert uz tā rēķina, lai varbūt klausītājs neaizpeld domu virpulī projām. Un tas tāds, ja kāds eksperts klausās un saka, pagaid, tad es esmu vainīgs, jo es dodu atļauju to nedaudz pārvienkāršot, jo tas mērķis ir, lai klausītājs saprot, kādas ikdienas viņš varētu ieviest ikdienas paradumos un arī kāpēc tas būtu nepieciešams. Jā, tad, ja es pārāk dziļi aizēju medicīniskos terminos, tad tu man arī novadi. Bet kur tad bija jautājums? Tas bija tāds jautājums vēl nebija, nē. Tad tas bija ievads no manas puses. Tad pirmais jautājums varbūt iepazīstina ar sevi, kas tu esi, ar ko tu ikdienā nodarbojies, un kas ir tādas tipiskās problēmas, ar kurām cilvēki pie tevis nāk, kas ir tas, ko viņi grib risināt? Jā, būtībā man šobrīd ir problēmas ar sevis nosaukšanu. Es esmu bērnu neirologs un arī pieaugušo neirologs, un es esmu gadiem strādājusi ar cilvēkiem un vadījusi šiem cilvēkiem medicīniskās diētas. Un tad es ņēmu un izdegu tālajā Nīderlandē un pieņēmu lēmumu aiziet prom no slimnīcas, un te es esmu ārsts, kas ir izkāpis no slimnīcas dzīves, un es arī nolēmu neresertificēties. Tas nozīmē, ka es tā kā oficiāli atkāpjos no tā savu certifikātu, un es savu enerģiju šobrīd pludinu tajās medicīniskajās diētās un mācos klāt, kur mana zināšana bagāža varētu noderēt cilvēkam šeit un tagad ar tām it kā bieži sastopamajām problēmām, kur viņi staigā apkārt, diagnozes it kā nav, un kā es ar to savu zināšanu bagāžu var viņam palīdzēt. Tā kaut kā, kas es esmu, tātad neirologs, medicīnisko diētu speciālists, kas mācās funkcionālo medicīnu, preventīvo medicīnu, un tas mans ceļš vēl kaut kur arī plūdīs un ies
un lai sevi kaut kā liktu rāmjos, es arī tad pielēmu, ka šobrīd es koncentrēšos palīdzēt cilvēkiem tikai ar zemu enerģijas līmeni, ar koncentrēšanās grūtībām, ar prāta dūmaku, ko es esmu varbūt nedaudz monetizējusi, jo parasti jau saka prāta migla. Varbūt arī tāda tā kā neizgulēšanās sajūtu, svara zaudēšanas kaut kādu rezistenci. Lūk, kaut kas tāds, kas ir ārkārtīgi biežs, un to iemeslu tik tiešām būtu ļoti, ļoti daudz. Un tā, klausoties no malas, tu minēji zemes enerģijas līmenis, koncentrēšanās grūtības, liekais svars, prāta dūmaka, varbūt sajūta, ka neizguļās. Es arī te nošpikoju vienu postu, ko tu biji taisījusi. Tā, klausoties no malas, ir tāda pirmā sajūta, un tas, ka dažādas lietas, dažādi cēloņi, vai arī tur ir kaut kāda kopsakarība tajā visā. Nu, bieži vien jau ir tā, ka cilvēks pierod pie tā, ka viņš jūtās slikti. Nu, tad tas zemais enerģijas līmenis ir kā pirmais, ko mēs normalizējam, kaut kas nāk klāt, un tad, kad tas sasniedz savu to slieksni, ko tu vairs negribi akceptēt, tad tu meklē palīdzību. Nu, lūk, un jā, tik tiešām to iemeslu šiem simptomiem var būt ārkārtīgi daudz, bet galu galā tas tomēr aiz tā slēpjas kaut kādi tie biežākie iemesli, un tad, ja es konkrēti uzrunāju cilvēku ar šādiem simptomiem, tad es apmēram zinu to diferenciālu diagnostiku, apmēram cik procentuāli būs tāda problēma, cik būs tāda problēma un tāda. Bet, ja tu vēlies palīdzēt cilvēkam ar šiem simptomiem, tev vajag ļoti, ļoti daudz laika. Tev no tā 15 minūtēs tu sapratīsi uzreiz plānu, ideju, ko ar viņu darīt, un tāpēc es arī to, ko es daru, tam sadarbībām, kuras ir 5 stundas sadalītas, protams, vairākos mēnešos, kad tu skaties, kā tu izpēti to veselības bāzi, kas ir ar ēšanu, kas ir ar kustību, kas ir ar miegu, kas ir ar stresa vadību. Tu cilvēku iepazīsti, pie viņam tuvāk, paskaties, kāds viņa dzīvesveids, kādi labie, sliktie paradumi. Un tad tev ir uzreiz, tad šis cilvēks iekrīt tajā biežākā iemeslā, kas varbūt tiešām tas pirmsdiabētiskais sindroms, sinonīms insulīna rezistence, vai kaut kādi vitamīnu, minerālu deficīti, vai tiešām miega problēmas, un to var saprast ar garām sarunām, iepazīstot, jo cilvēks tiešām tā kā arī atverās neuzreiz. Nu, lūk, tā kā iemeslu ir daudz, bet jā, laiks. Kas ir tāds lielākais, biežākais cēlonis? Tu pieminēji insulīna rezistenci, un var pavilkt apkārt, kas tas tāds ir, un kas ir biežākais cēlonis, un varbūt mēs jau varam iet vienu pusi tā insulīna virzienā. Jā, tieši tā, un tad tas biežākais arī ir tās ārkārtīgi izteiktās cukura svārstības dienas laikā, kas var tā kā potencēt, ka attīstīsies pirms diabētiskais sindroms, jeb insulīna rezistence, tie ir sinonīmi. Tā kā 7 no 10 cilvēkiem, kuri nāk ar šādiem sūdzībām, viņiem ir ko sakārtot cukuru līmeņa kontekstā. Un ja ja es tā skatos rupju statistiku pēdējie 3 gadi, tad strādāju ar šīm sūdzībām, varbūt 5 cilvēkiem no 200 plus nav bijušas problēmas ar cukuru līmeņa svārstībām. Tā kā tas lielais iemesls ir tā vielmaiņas notralināšana ar cukuru un ar insulīna pīķiem arī dzēn. Tā kā jā, tas būtu tiešām biežākais. Ko nozīmē vielmaiņas notralināšana ar cukuru? Skaties, respektīvi, tas nabaga insulīns, tas hormons, kas ir insulīns. Insulīns ir anabolisks hormons, kuru mums noteikti vajag. Bez tā mēs nevarētu izdzīvot. Bet, ja mēs viņu ieslēdzam no rīta, pusdienās, vakarā, katrā snakošanas laikā, tad arī tas insulīns pārstimulē to, uz ko viņš. Insulīns mēģina atvērt šūnu, ielaist glikozi iekšā. Ja mēs viņu visu laiku ieslēdzam, viņš klauvē pa to šūnu, tad es saucu, tas ir notralināt to metabolismu. Jā, tādas analoģijas. Varbūt, ja tur izstāstīt, kas tāds insulīns ir vispār. Jā. Pavēlk apkārt bildi bišķiņu. Respektīvi,
Katru reizi, kad tu apēd kaut ko, kur ir ogļhidrāti, jeb cukuri, dažādu veidu cukuri, tas paceļ tavu cukuru līmeni asinīs, un aizkuņa dziedzers, hormons, kas ir šeit pakrūtē, to sajūt, un viņš sūta ārā hormonu, insulīnu, kas palīdz šo cukuru līmeni stabilizēt. Tātad galvenā insulīna funkcija ir cukuru līmeņa stabilizācija. Nu, lūk, un tad, ko tad tas insulīns dara? Viņš klauvē, piemēram, pie muskuļu šūnas un saka, hei, meitenes, mums te ir cukura pievedums, taisieties vaļā, atslēdz šūnu vaļā, cukurs iet iekšā. Tā ir viņa galvenā funkcija. Vispopulārākā, bet nevienīgā. Viņam ir ļoti, ļoti, ļoti daudz funkcijas. Es nezinu, vai tu vēlies uzreiz par tām visām pārējām funkcijām, bet pati galvenā ir tātad viņš stabilizē cukura līmeni. Un viņš arī ir, cik es esmu interesējis, tāds transportieris, kas palīdz pārvadāt vispār uzturvielas caur ķermenim? Negluži. Insulīns ir tā kā signāla molekula, kas sajūtot, kad ir pacēlies cukura līmenis, viņš aizspēld līdz šūnai, un viņš tā kā atslēdziņu atver šūnu vaļā. Viņam tikai ir atslēgas funkcija. Un tad, tad to cukuru, kas tur peld, liekais cukurs, ja mēs kustamies, ejam, sportojam, tad jau arī tas palīdz aizvākt to lieko cukuru prom, kā mačalka savāc, bez pat insulīna iesaistas. Bet, ja cilvēks nekustās tajā brīdī, tad tas ir uz insulīna pleciem aizvākt to cukuru prom. Un tas ir tiešām kā signāla molekula. Un kāpēc saku signāla molekula? Jo, viens ir atslēdzam šūnu, ielaižam cukuru iekšā, nākošais ir, kur ir insulīns, tur lietas aug. Respektīvi, tu sporto, tu pieskati savu proteīnu. Ja tev ir cukura pīķa pacēlums un insulīna pacēlums, tad arī muskulis saņems signālu augt, jo viņam ir nodrošināti apstākļi, lai viņi augtu. Bet tad ir tas otrs ekstrēms, ka cilvēks tiešām absolūti nemaz nekustās, muskuļu šķiedra netiek iestiepta, muskuļu šķiedra uz sevis ņem to cukura pievedumu, un vienā brīdī viņš sasniegus kapacitāti, un viņa ir pilna. Lūk, un tad muskulis protestē, nelaiž iekšā cukuru, bet kas neprotestē? Tauku šūna neprotestē. Tauku šūna visu laiku turpina augt, jo viņai ir daudz lielāka kapacitāte uzņemt lieko prom no asins plūsmas. Tā kā signāla molekulā, tur, kur ir insulīns, lietas aug, vienam muskuļi aug, vienam centrālā aptaukošanās pieaug. Tā ir nākošā funkcija insulīnam. Un tad vēl ir ļoti, ļoti daudz tās funkcijas, bet viena no tādām arī gana svarīgām ir tur, kur ir insulīns un nedaudz par daudz, tas noteikti bloķē tauku dedzināšanu un tas veicina tauku uzkrāšanos. Tās būtu pašas galvenās funkcijas, bet, ja skatītos, tur ir, kas tik tur nav, tur ir 10 plus funkcijas, ko insulīns dara. Labi. Un tagad pārējot uz to insulīna rezistences tēmu, tad tu minēji, ka cilvēki pie tevis atnāk, viņus nodiagnosticē, un ļoti daudziem ir kaut kāda savu veidu insulīna rezistences problēmas. Jā. Tad tagad kontekstā ar to stāstīja, kā var izstāstīt, kas tas tāds ir. Jā, kas ir insulīna rezistence? Insulīna rezistence, vārdam rezistence sinonīms ir pretestība. Tātad insulīna rezistence kaut kam pret insulīnu ir pretestība. Kam ir pretestība? Tām šūnām, kas ir jau kapacitāti sasniegušas, viņām jau pat daudz ir tā signāla bijis, kapacitāte ir pilna, liekais cukurs uzkrājās tauku veidā, piemēram, muskuļu šūnā. Un, ja muskuļu šūna sasniedz to savu kapacitāti, viņa liek stop zīmi, jeb vairs neatbild uz insulīna signāliem. Un aizkuņa dziedzers jau nejūt, tur tā muskuļu šūna pilna, tad es bišķiņ tā mierīgāk. Nē, aizkuņa dziedzerim ir tāda kā kompensācija, viņš sāk izdalīt vairāk insulīna. Un sanāk, ka daudz šūnas jau ir piepildījušās, jau veido to pretestību, bet kompensācija ir, ka mēs daudz vairāk pumpējam ārā insulīnu un mēģinam to šūnu plēst vaļā, jo cukurs tad nāk visu laiku iekšā. Brokastis, pusdienas, vakariņas, snaki,
Visu laiku tur tas cukurs kaut kur ir jāizvāc. Nu, un ir tie cilvēki, kas ļoti regulāri sporto, tad tas ļoti palīdz to cukuru sadedzināt, bet ir ļoti daudz, kas nekustās un ir mazkustīgi. Un tad jau viņi to šūnu kapacitāti sasniedz ļoti ātri. Nu, un tad insulīna rezistence sāk veidoties tur, kur ir augsts insulīna līmenis, un ar laiku sāk lēnām pieaugt glikozes līmenis, tāpēc ka šūnas ir sasniegušas savu kapacitāti. Un, ja es vienreiz no viena profesora, profesora Bikmana, kas ir īstenībā arī insulīna vai metabolisma tāds profesors, dzirdēju šo analoģiju par jauno ģimeni, kur mamma visu dienu ar mazajiem pa māju, mazie bļaustās, klaigā, un viņa jau to klaigāšanu, viņa jau vairs nedzird, viņa jau vairs neatbild uz to klaigāšanu. Un tad ir tas tētis, kas strādā birojā, kas ir ras no rīta prom, vakarā mājās, un viņam tā klaigāšana izraisa tas ļoti spēcīgas tādas emocijas. Un tad te runa par to māmu, kas ir tā kā notrulinājusies pret to klaigāšanu, un tā ir kā adaptācijas mehānisms. Tā kā var domāt to muskuļu, šķēršēt ar to muskuļu funkciju, ka viņi arī bišķi zaudē spēju saklausīt insulīna signālus. Un tas nav labi, jo tur, kur ir augsts insulīns, viņš jau, pātrināt mūs novecina. Ne tikai krunkas veidojas, bet arī visādas cauku izkūsnējuma asinsvados un spiediens ceļās. Un, respektīvi, tur, kur ir insulīna rezistence, patiesībā manā grāmatā es esmu uztaisījis tādu insulīna rezistences koku, kur es esmu atradusi asociācijas, ka no insulīna rezistences ir tieši vai netieši ceļš uz paaugstinātu asinsspiedienu, tieši vai netieši ceļš uz Alzheimera slimību, uz sirds asinsvadu slimību. Tā kā no vienas insulīna rezistences mēs varam aiziet uz daudz hroniskām slimībām. Tas tāds pirmsākums ļoti daudz potenciālām problēmām. Jā, tieši tā. Tad es mēģināšu savilkt kopā, vai es pareizi sapratu, ko es klausos. Tad sanāk, mums ir organismā hormons insulīns, kurš principā nogādā cukuru uz šūnām. Viņš pamatā nogādā cukuru uz muskuļiem, vai arī viņš nogādā cukuru uz taukšūnām. Muskuļi ir tie, kas krietni ātrāk pasaka, ka man to cukuru vairs nevajag, ir ok. Un tad tas viss tiek nests uz taukiem. Un muskuļi tev pasaka, man viņus nevajag. Kontekstā, ja tev ir mazkustīgs dzīvesveids, ja tev ir kustīgs dzīvesveids, tad muskuļiem ir tāds, jā, ok, mēs cukuru ņemam, mēs treniņā viņu arī sadedzinām, un tu vari tagad to kultivēt uz riņķi. Bet, ja tev nav tas mehānisms, ka tu treniņā viņu sadedzini, tad viņš tev visu laiku krājās taukos, un tad paliec tāds mīksts un apaišs. Ok, un tad tas jautājums nākošais, tas saprot, tā insulīna rezistence nozīmē, ka muskuļi saka, kur man vairs to cukuru nevajag, un var arī būt scenārijs, kur taukšūnas saka, man vairs nevajag, vai taukšūnas visu laiku viņiem pretī. Jā, un redz, te ir interesanti, ka mums katram ģenētiski ir noteikts, ko mēs tā nevaram izmērīt, kāda ir mana kapacitāte dzīves laikā uzņemt lieko svaru. Un, ja mēs salīdzinām nācijas, ja tur amerikāņi, tur ir ļoti liela kapacitāte uzņemt lieko svaru, bet, pieņemsim, Āzijā ir tādi ķīnieši, japāņi, kuriem arī ir gana augsts, piemēram, 2. tipa cukura diabetu slikta statistika, bet viņi ir tādi mazāki. Tad, respektīvi, tauku šūna paliek lielāka. Tas ir atkarīgs arī no mūsu ģenētikas un kā tauki, kur izvietojās un kāda ir mana predispozīcija aptaukoties. Un arī tad, kad es šo savu kapacitāti esmu sasniegusi, tad tauku šūna arī jau viņa var plīst, un tauku šūna vispār darbojās kā tāds endokrīns orgāns. Endokrīns orgāns nozīmē to, ka tauku šūnas vai taukaudi izdala kaut kādas iekaisuma mārķierus, kaut kādus hormonus. Piemēram, vīriešiem ir izteiktu centrālu aptaukošanos, tā kā centrāla aptaukošanās tāds alus vēdriņš, es viņu sauc par vīriešu olnīcu. Kāpēc? Jo tie taukaudi īstenībā ražo estrogēnu, un tas arī ir tāds disbalans. Estrogēns tikai sievišķies hormons. Jā, un mums abiem dzimumiem vajag abus. Vienkārši tas, ka tas
indeks vai tas proporcijas izmainās, un tad vīrietim tur var sākties migrēnas un tā tālāk. Jā, tad sanāk, tad jautājums bija, vai tauku šūnas arī kaut kādā brīdī var pateikt, nē, man to cukuru nevajag, vai kā tas process notiekās. Es domāju, vai tu paliec, kā saka, mūžīgi rasnāks, vai arī tad kaut kur pēc tam arī cukurs aizpeld pa kreisi. Jā, tieši tā. Tad, respektīvi, tauku šūna arī var sasniegt savu kapacitāti, kad viņa ir pilna, viņa var plīst, viņa izdala dažādus faktorus, iekaisuma faktorus, un tas tad attiecīgi šī aptaukošanās izraisīta iekaisuma izdalīšanās attīsta citu hronisku slimību, piemēram, paaugstināt asinsspiedienu, lielāku risku uz kādu vēža veidu, sirds asinsvadu slimībām, un tad jau cilvēks jāskatās, vai viņš to zemāko punktu sasniedz tad, kad viņam uzstāda kaut kādu hronisku slimību vai vairākas, un tad viņam ir kaut kas kad viņš mēģina nomest tātad kaut kā to svaru, vai viņš to zemāko punktu sasniedz, ka viņš estētiski jau nejūtās tā kā labi, un viņš meklē palīdzību, lai nomestu svaru, jo tas tā kā nav smuki vairāk. Un arī interesanti, tātad tā tauku šūna var pārplīst un izdalīt sliktas lietas, bet ir ļoti dažādi tie cilvēki. Man ir klienti, tiešām skaists modelis, kurām ir zem 50 kg, uz aci vispār nepateiksi, ka tur ir kaut kāda problēma, bet to, ka tu ej cauri tiem vielmaiņas, jeb metaboliem marķieriem, ka tu skaties, kādas ir asins analīzes, kāda ir cukura pīķi, un ka tur tā kā velk jau tā kā ir nosliecies to insulīna rezistenci, tā kā uz aci to neredz, jo viņa ir smalka, tad es savā prātā domāju, ka viņas tā kapacitāte aptaukoties ir niecīga, kamēr ir cilvēki, kuri man atnāk tādi omulīgāki, un acīs paskatoties, tu nekad nepateiksi, kas notiekās ar analīzēm, jeb metabolo veselību. Un, tad ir arī omulīgāki cilvēki, kam ir lielisks analīzes, un tur jāskatās citi iemesli, kāpēc viņiem ir tāda tendence aptaukoties, kur tā aptaukošanās ir vairāk uz gurdiem, vairāk centrāli, tā kā tur arī saistīti riski, un tad vēl daudz dažādi citi hormoni, kas ietekmē to aptaukošanos un nosliec uz aptaukošanos. Tā kā, Ok, interesanti. Un tad tas katram cilvēkam, es klausoties saprotu, ka var tie simptomi, ka kaut kas nav labi, katram var kaut kādā savā veidā parādīties, vai tas ir bezmiegs, sāp galva, zema enerģija, uz visām pusēm. Vai viss kopā. Bet te mēs tik runājam, par cukurs, bet tas ir kontekstā tikai kur es tad apēdu šokolādi, es apēdu tur konfekti, un tas ir tas vienīgais, kas to sliktumu dod, vai ko tu domā kontekstā, kad ienāk cukurs ķermenī, izdalās insulīns, un tad viņš sāk tālāk to visu transportēt, vai tas ir tiešām tikai šokolādes plaukts veikalā? Redz, šis ir tāds šausmīgi labs jautājums, uz kuru var arī nedaudz netīšām izplūst atbildē, jo es vēl mēģinu pati meklēt to ieteikumu, jeb rekomendāciju, ko tu varētu iedot visiem cilvēkiem un ko tu vari iedot individam. Tad, ja es nedaudz tā atkāpjos, tad mūsdienu medicīnas sistēmā šādus simptomus viņiem nepatīk darboties ar šādiem cilvēkiem, jo ļoti ilgi paiet laiks, kamēr tu saproti, kas no kurienes kaut kāda aug kājas šiem simptomiem. Ir daudzi cilvēki, kuri aiziet pie ģimenes doktora un nosakot analīzes, tur jau tā kā ir tendence uz to insulīna rezistenci, bet ir tāda skopa rekomendācija uzlabot dzīvesveidu vai dzīvesveida korekcija. Ja? Es esmu dzirdējis. Un es jau saku, es esmu abās pusēs, un tu varētu runāt par sistēmas vārdarbību, un ārsts ir pārstrādājies, tad par to nav runa, bet par to, ka tas cilvēks, kam tie simptomi ir, ka tur jau kaut kas grūst, viņš tiek aizsūtīts mājās, jo viņam vēl nav kritērija, lai uzstādītu diagnozi. Ja? Un atnāca, es arī pati tāda biju, kad es dažūrēju uzņemšanā, un man bija daudzi pacienti, un tur nodaļā tiešām tur insults un krampji, un tad man atnāk tādi simptomi, liekas, tad ej mājās, aizapiet, varbūt ģimenes ārsti, tā kā tu to cilvēku atšuji. Pietiek, ko darīt. Jā, tā kā, lūk,
Nu, lūk, un tad tas cilvēks saņem tādu rekomendāciju dzīvesveida uzlabošanu, un man ir arī tādi klienti, kas saka, nu, es jau pirms dažiem gadiem sapratu, ka man ir nosliecis uz to insulīna rezistenci pat ar šiem visiem simptomiem, bet atsaucoties uz ģimenes ārstu, kad man vajadzētu uzlabot dzīvesveidu, es pārtraucu ēst baltmaizi. Nu, viss. Un balto cukuru, jā, un mēs tā kā pieķeramies tam, bet strādājot šobrīd ar klientu, es vairāk un vairāk saprotu. Pirmkārt, jā, mums to ogļhidrātu uzņemšana ir ārkārtīgi viegli. Mēs netīšām aizējam uz ķīniešu restorānu un tur kaut kāda mēta pilna ar cukuru. Mēs to pat mūžam nezinātu, ja nebūtu tādi rīki kā glikozes sensors, lai paskatītos, ka tas cukurs no gaļas gabala un brokuļa uzkāpj debesīs. Tad ir, protams, tāda visatļautība, saldumēšana un smūtija un tādas lietas. Tad loģiski, ka tur ir ļoti daudz ogļhidrāti, liela ogļhidrātu slodze šīm izvēlēm. Un tad ir arī kaut kādas tādas individuālās reakcijas, kur es varu dot savu piemēru. Tad, kad es pārtraucu strādāt slimnīcā, man arī bija insulīna rezistence, kuru es smuki sakārtoju. Tikai un vienīgi ar glikozes sensoru palīdzību, jo es vienkārši izpētīju, kādas ir manas individuālās reakcijas uz ēdienu, no kādiem ēdieniem man kāpj cukurs debesīs, un arī insulīns kāpj debesīs, kas visu laiku signalizē, lai uzkrātu to cukuru, un kur ēdienu mazāk. Un tad, respektīvi, iedomājies tāds grauds kā kvino, ja? Viņš ir visur. Uztur speciālistiem postulēts kā veselības grauds. Mano kvinojas ir 13 cukurs, kas ir ļoti augsts. Ja mēs runājam, ka veselam cilvēkam tā augšiņa ir 7,8 un retu reizi virs, tad mano kvinojas vairāk kārt pārbaudot ir 13 ar komandu. Un tā ir mana individuālā reakcija. Tad baigi grūti iedot cilvēkam tādu vienu uztura plānu. Jā, ir dažādi uzturplāni, kur, teiksim, pieturies pie zema glikēmiskā indeksa ogļhidrātiem, domā par proteīnu, neaizmirst par taukiem. Lielākajai daļai būs labāk. Bet vai perfekti? Diez vai. Tā kā, respektīvi, man vienmēr ir grūti dot tādu ieteikumu populācijai. Man patīk iet dziļumā uz to vienu cilvēku un skatīties, kas viņam ir vainas. Nēšana tā ir tikai tas viens no vaļiem. To cukura līmeni tavējo ietekmē arī kustība. Ir kustība, nav kustība. Ja nav kustība, tavi cukura līmeņi būs daudz reaktīvāki un viņi šaus debesīs pat no nabaga bietītes un burkāniņa. Ja tev ir dziļā miega hronisks trūkums, tev atkal būs nesmagi cukura pīķi, jo dziļajā miegā visa hormonālā sistēma tā kā pārrestartējās, un ja mums tur nav iedots laiks, vai mēs neiedodam smadzenēm laiku, lai pāristartētos, tad arī tas cukurpīts var tikt iekļauts. Un vēl arī stress, ja mēs esam ārkārtīgi stresaini, kā apšu lapa drebam no visa, tad akna sajūt šo apdraudējumu, un viņa visu laiku ģenerē jaunu cukuru, jo viņai liekas, ka mums ir jābēg no lāča. Tāda veca evolūcijas teorija. Un, lūk, tā kā un kuram cilvēkam spēlē tikai ēšana, kuram spēlē ēšana un miegs, kuram spēlē mazkustība, kuram spēlē stress. Tā kā katrs individs mums ir šausmīgs atšķirīgs, un tad ir jāskatās, vienmēr vajag sākt ar ēšanu, ar individuālām reakcijām, un tad skatīties tālāk, ko vēl uzlabot. Es šeit reiz klausos un velku paralēles ar investīciju pasauli, jo arī cilvēkiem bieži ir tas pirmais vienīgais jautājums, kuru fondu man pirkt, pasaki. Tāds bet tā ir viena no daudz lietām. Tur arī tas pats ir tava riska tolerants. Tad ir vispār, kur tu redzi, uz kuru pusi pasaulies, kāds tev ir mērķis, cik tu esi vecs, cik tu vari atļauties kaut kādu naudiņu likt malā. Un šeit ir tas pats, ka varbūt pirmais jautājums, ko es arī te jautāju, ir, ko tu man ēst, ko tu man neēst, ir tāds, paga, bet tev vēl ir kustība, tev vēl ir miegs, tev vēl ir stress, tas viss iet kaut kā kopā. Bet, pavalkot bildi apakaļ, tu minēji ogļhidrātu slodze, glikēmiskais indeks. Varbūt tur izstāstīt, kas ir ogļhidrāts un kas ir, piemēram, glikēmiskais indeks ogļhidrātu kontekstā. Tad ogļhidrāti ir visi
cukuri, kas ir sastopami uz mūsu šķīvja, un šie ogļhidrāti ir dažādi. Ir tādi ātrie ogļhidrāti, kuriem attiecīgi ir augsts glikēmiskais indeks, kas attiecīgi spaikos, jeb cels cukuru daudz ātrāk un agresīvāk. Kas arī liks insulīnam Jā, vairāk tieši tā. Un ir arī tā, un ir vidēji ātri, un ir tādi lēnie ogļhidrāti, kas ir ļoti bagāti ar šķiedrvielām, un kur tas cukuru līmenis pacelsies, viss ir kārtībā, mums nav no tā jābaidās, bet viņš būs lēzens, kāpums un kritums. Un tad, ja iedomājamies, ja mēs izzūmojam ārā, ja mēs paskatāmies, kā cilvēks ēd, un mēs paskatāmies, vai viņam katra otrā maltīte satura ātros ogļhidrātus, vai viņam lielākā daļa ogļhidrātu ir tā saucamie lēnie otrām šķiedrvielām bagātie ogļhidrāti. Un ogļhidrāti, jeb cukuri, viņi mūsu mašinērijā sadalās līdz vienībai glikozei. Un tad tā glikoze ir tāda molekula, kas tad ieplūst šūnā un palīdz mums ražot ātru enerģiju. Tas ir par ogļhidrātiem. Un glikēmiskais indeks vienkārši, cik ātri viņš cels cukuru. Jo ātrāk, jo labāk, vai jo ātrāk, jo sliktāk? Jo lēnāk, jo labāk. Okay. Varbūt var ieminēties kaut kādus piemērus, ja man ir šķīvis, kas varbūt ir kaut kādi pāris ēdieni, kas ir tie ātrie, kas varbūt ir pāris ēdieni, kas ir lēnie ogļhidrāti. Un atkal šeit varētu būt daudz un dažādas individuālas reakcijas, jo es esmu redzējusi tiešām daudz, un tur, kur man jau rāda bildes, un es jau skatos, būs slikti, un es paskatos to cukuru pīķi, īstenībā beig labais. Bet klasiski ir tā, tad, baltais cukurs ir baltais cukurs, un baltmaize tur baltā cukura ekvivalents. Visas sūles ļoti ātri cels smūtī, saldumi, končas, haribolāķi un tā tālāk. Tie ir tādi ļoti ātri ogļhidrāti. Un tālāk baltie rīsi, kartupeļi. Redz, un tad sākās interesanti. Baltie rīsi ir ātri ogļhidrāti, bet ne visiem tas cukura pīķis būs nesmuks. Būs daudzi cilvēki, kuriem viņš būs relatīvi nesmuks, un ir daudz cilvēku, kuriem viņš būs tāds savāks, lēzens kāpums, lēzens kritums. Tāpat tās arī ar kartupeļiem, ja cieti saturošiem dārzeņiem būs cilvēki, kuriem vājprātīgi ceļās tas cukurs uz tiem kartupeļiem, un tādi, kam vispār nekas. Tā kā šeit jau paliek tā it kā skaitās, jā, ka tie ir tā kā ātrie, tomēr ogļhidrāti, jeb tā kā piedevas, bet var būt jau kaut kādas individuālas reakcijas. Un, kad tu minēji baltmaize, zem tā arī iet bulciņas, makaroni. Jā, tieši tā, miltu izstrādājumi, jā. Labi, un tad otrā pusē ir, kas varētu būt tādi piemēri lēnajiem, jeb labākiem ogļhidrātiem. Redz, tad ir visādas ogas, āvenes, kur ir, teiksim, arī tā šķiedviela, tur kauliņi, arī, burkāni, kāposti, brokuļi, puķkāpos, kur ir niecīgi tas ogļhidrāts, bet ļoti bagāts tas dārzenes vai auglis ar šķiedrvielām, un tad tas cukurs ceļās lēni. Bet ir arī augsta glikēmiska indeksa augļi, un ir arī augstāka glikēmiska indeksa dārzeņi, un vēl tās individuālās reakcijas. Bet tā droši var teikt brokoļi, puķkāposti, tur kābači, ogas, āboli, bumbieri. Un ir redzēts arī, ka no āboliem un bumbieriem šauj debesīs, bet tas ir reti kurš. Un tad tā doma kopumā, ja mēs gribētu tādu vienu ģenerālu padomu iedot, teiksim, tādā ēšanas kontekstā, tad būtu drīzāk skatīties uz ogļhidrātiem ar zemāku to glikēmisku indeksu, lai viņš potenciāli to mazāk to īķi varētu taisīt. Jā, un redz, te ir cik cilvēki, tik stratēģijas, un es vienmēr šajā momentā atceros, kā man psihoterapeits saka, kad ir 400 psihoterapijas veidu. Tā arī šajā gadījumā tu vari teikt, jā, iemācies, kas ir ogļhidrāti, kādi ir to tipi, un paskaties, cik bieži tu ēd, piemēram, ātros un netik ātrus vai lēnos, vai zema glikēmiska indeksa. Tur jau daudz mācīsies, ja tev tiešām katrā maltītē ātrie, tad uzsamazini to daudzumu. Un var jau no citas puses paskatīties, cik tu vispār uzņem proteīnu. Vai tu uzņem to, ko tev vajag, varbūt arī tavam mērķim attiecīgu daudzumu olbaltumu, un tad, kad tu sāc uzņemt pietiekoši daudzumu olbaltumu vielu, tad jau nemaz tik daudz tā vieta nepaliek, lai ēstu. Varbūt
pēc tāda liela steika gabala varbūt nav tā, ka šausmīgi gribās tur medus kūku. Es tā varbūt ekstrēmāku piemēru. Un tad vēl arī tu vari skatīties, cik tu šķiedrvielām bagāts ēdiens uzņem un paskaitīt, vai tu vispār tur savāc tās šķiedrvielas. Tā kā ļoti daudz to metožu, bet būtu forši saprast, kas tev uz šķīvja ir ātrie ogļhidrāti, kas ir ne tik ātri, un varbūt, ja ir jau problēmas, kaut kādi simptomi, tad ir vērts tam pievērst uzmanību. Protams, ka būs daudzi fitness cilvēki, kuriem viss ir lieliski ar ogļhidrātiem, tad tā, lai arī dzīvo, bet lielākā daļa nav tomēr kārtībā, un tur ir jāpamācās, kas ir glikēmiskais indeks, jo tas jau tāds ļoti internacionāls, vispār zināms un zināma lieta, kur, nezinu, piemēram, tādā Austrālijā, man šķiet, ja es nemeloju, ar zemā glikēmiska indeksa vai pat īstenībā keto ārstē 2. tipa cukurdiabēta, kā ar oficiāli vadlīnijās. Ok, un te es pats arī esmu savā laikā interesējies, kas ir tas augsta zema glikēmiskā indeksa ogļhidrāti. Tur ieraksti Google, tas glikēmika indeks, vienalga ir Google Translate, katrs izmestoja mūsdienās iemetajā pašā ChatGPT. Viņš jau te uzreiz sametīs, kas ir kas. Teiksim, es arī pēc tam padalīšos, es gatavojoties šai sarunai, esmu sev, nezinu, var redzēt, nevar redzēt, uzspraudis to glikozes monitoriņu. Tad es pēc tam arī padalīšos, ko es pats esmu interesanti bišķiņ novērojis. Bet, piemēram, ja cilvēkam, tas pareizais veids, kā tam pieiet, būtu, paskatīsimies tādu helikopteru skatu, vairāk zema glikēmiskā indeksa ogļhidrāti, ja tu ēd un tos augsta augsta indeksa ogļhidrāts ēst mazāk, bet tad tāds solis jau dziļāk būtu, tu paņem šo tādu aparātiņu, uzspraudi un skaties, kā tas reaģē uz tevi, jo skaidrs kā diena, ka 2 vienādi cilvēki pasaulē neeksistē. Bet, piemēram, ja cilvēks noklausās epizodu un viņam liekas, bet es tā kā nezinu, ir jau viss tā kā kārtībā. Ir kaut kas sajūtu līmenī, pēc kā tu vari pateikt, šīs lietas man visdrīzāk ir vairāk ar negatīvu zīmi nekā pozitīvu zīmi. Vai ir kaut kas sajūtu ziņā, pēc kā cilvēks var to pamanīt? Tā, tu domā tieši simptomi, kas sajūt, hei, man ir šitas, tad varbūt man varētu būt insulīna rezistents vai problēmas ar cukurpīķiem? Jā, ka ir, piemēram, ka tu zini, kā tu minēji, teiksim, viens cilvēks var apēst banānu, viņam būs tas uzspaikos cukuru, citam nē. Vai es sajūtu ziņā varu kaut kā just, ka mans cukurs bijis uzspaikojies bez tā aparāta? Noteikti. Un kas ir interesanti, ka cilvēks ilgstoši ir pieredzis pie šīm svārstībām vai ka, piemēram, ko var sajust? Ēdam pusdienās latviešu kartupeļus un tur, diemžēl arī šo vētiem kāpostiem ik pa laikam kaut kādi cukuri klāt. Dienas piedāvājums, un tad pēc tam ir tāds izteikts enerģijas kritums, ka tu vienkārši slēdzies ārā, tev vienkārši acis krīt sieru un ciet, un tu vienkārši jūties, ka tu spiež pie zemes. Tā ir ļoti liela pazīme, ka kaut kāda tā ogļhidrāta slodze bija par lielu un insulīns ļoti ieslēdzās. Un kaut kas nav ok ar to maltīti. To tā kā novēroju. Citam, tieši tā, viens banānu apēd nekas, cits tukšā dušā apēd banānu arī ļoti augstu izteikti cukura pīķis, un tā sajūta ziņā, tad kaut kādā dienas vidū ir tā, ka tie enerģijas kritumi, varbūt arī tādas out of nowhere vai no zila gaisa trauksmainība, kaut kāda dīvaina tāda sajūta, sirsniņa paskrien, kaut kāda tāda svīšana. Man ir pat cilvēki saka, ka tā kā melns gracījumi, tā kā tā ģīboņa nāk virsū, tas tā kā jau vai tā kā ekstrēmāk, Bet cilvēkam tāda sajūta pēc ēšanas uznāk. Jā, tieši tā, jo ir cilvēkiem, piemēram, pēc ēšanas, pēc ogļhidrātiem insulīns tik ļoti ieslēdzās, ka tas pīķis, kas kā, grib kāpt, viņš aiziet rīktīgi uz leju, tā kā sarkanajā atzīmē. Un tad šī tāda izteikts, tas kā crash, ir cilvēki, kur saka, ka gadiem ir izmeklējušies sirds visādas patoloģijas un tā tālāk, nevarēja atrast iemeslu, kāpēc viņam dienas vidū vienkārši slēdz ārā. Un tad atradām, ka viņiem ir tāds saucamais postprandālā hipoglikēmija, kas nozīmē, ka pēc ogļhidrātiem ļoti spēcīga insulīna reakcija un ka viņiem ir ārkārtīgi zemi cukuri pēc tā augstā ir ārkārtīgi zemes.
Un tā laikā ir tāda tā kā slēgšanās ārā sajūta. Nu, lūk, tā kā šāda tipa sajūtas. Nu, un vēl jau tā kā tas viss, ar ko es cenšos uzāķēt to cilvēku zem enerģiju, kopumā liekas man 35 gadi, 40. Nu, vai tiešām šī ir pieaugušā dzīve, kas tagad, nu, tā kā pamigli, ja? Tā enerģija vienkārši nav. Tā vienkārši ir, jā, tā vienkārši ir un viss. Un tad varbūt cilvēkam tiešām tas svars lēnā garā tā kā pieaug, un tu centies, un tu kusties, un viņš tā kā tiešām tāds ietiepīgs, un tādu pazīmi koncentrēšanās grūtības. Un tā sajūta, ka tu neizgulies, nozīmē to, ka arī naktī tavs organisms nemāk atjaunoties, jo viņš ir metaboli ļoti aktīvs. Tā cukura dēļ vai tā insulīna dēļ, kas notur tādā uzbudinājuma stāvoklī, ka tu kā neatslāpsti. Nu, lūk, tā kā jā, šādi simptomi var liecināt par to, ka varētu būt problēma. Tad tas principā nozīmē, ka tu kaut ko apēdi, tad bišķiņ ieklausies sevī, vai tu jūties tā, ka tu slēdzies ārā, vai uznāk kaut kāda koncentrēšanās zudumi, vai tu minēji trauksmi, svīšana. Liekas, jā, ka sirdsapziņa tā kā ātrāk sitās, un tas jau arī no kafijas daudzuma jāskatās, tur nenormāli daudz, kas slāņojas pāri. Un te tāda interesanta viena frāze, kad es lasīju tādu Matthew Walker grāmatu Why We Sleep, par vispār, par miegu, kāpēc vajag gulēt. Izcila grāmata, bet ja jūs gribat, tā in a nutshell, ir jāguļ 7-8 stundas minimums. Un tur bija ļoti forša frāze, kā viņš teica, ka bieži tas autors grāmatā rakstīja, ka tu runā ar cilvēkiem, un cilvēki saka, bet man ir ok gulēt tur 4-5 stundas, es jūtos labi. Un viņam ir tāds veco zēns, tu nezini, ko nozīmē justies labi. Tieši tā. Tā kā you don't know how sleep deprived you are when you are sleep deprived. Tas teiciens. Un te ir nedaudz līdzīgi, ka es iedomājos, ja tu gadiem paēd un rubies ārā, un tie nāk miegs, un tu gribi gulēt, tev liekas, tā kā tā vienkārši ir. Un cilvēki arī tie, kas var, viņi arī aiziet pagulēt. Jā, aiziet vēl. Siestā. Domāju, Spāņiem tā ir, mums arī daži. Vai ne? Bet jā, ja tā klausās, tad patiesībā fonā tas tev tā pamazām iespējams kaut kādu hronisku slimību attīst, kas nav otrādi brīdī vienkārši izlaikt ārā. Tieši tā. Tas tam aug kājas tieši šajā momentā. Un cik fantastiski ir sevi noķert šajā brīdī, ka tu vari sākt pētīt, no kā tev tas ir, sakārtot to, un viss tev, tiešām tās slimības, kas ir asociētas ar insulīna rezistenci, tev vai atliekās par 10 gadi vai pavisam, to neviens nevar paredzēt. Bet katrā ziņā mums šobrīd ir tādi rīki, ka mēs varam ietekmēt, kā tas kuģis, kāds ir tas kuģa kurs. Jā, un tad sanāk, liekot bildi kopā, mums bija garš ievads par to, kas ir insulīns, kas ir tā insulīna rezistence. Insulīns cukuru veda vai uz muskuļiem, vai uz taukiem. Ja tu kusties, esi aktīvs, sporto, nodarbini muskuļus, tad tu to foršu to cukuru dedzini ārā. Ja nē, tad viņš tev krājās. Un tad mēs esam tagad sapratuši, kas ir cukurs. Un cukurs tas nav tikai konfekts, šokolādes saldējums. Tie ir arī, tie var būt rīsi, tā var būt maize, tie var būt makaroni, augļi, kartupeļi. Brokoļos arī pat ir savu veidu cukurs, un tad viņi tā lielā bildē iedalās labākos un sliktākos un kaut kas pa vidu. Un tad vairāk ir jāēd tie labākie un mazāk tie sliktākie. Tas tāds, vai es esmu tādu kopsavilkumu pareizi savilcis līdz šim? Pareizi, bet laikam jārespektē arī cilvēki, kam ir ēšanas traucējumi, un tāpēc ļoti labi neiedalīt slikti labi, jo patiesībā jau cilvēks var visu, ja tu uztaisi tādus apstākļus, ka tu vari atļauties meduskūku vai kārtīgi auzi pārslu putru. Ja tu esi aktīvs, ja tu labi guli, tad ir uzreiz labāka ogļhidrātu tolerance. Tāpēc ir jābūt uzmanīgam, jo cilvēki ļoti dažādi ir tādi ļoti trauksmaini no datiem, trauksmaini no sliktas labs produkts. Tur aiziet beigā tāds nelāgs inner talk. Tā kā ļoti labs apkopojums, es domāju, bet vēl atceroties, kad mēs neiedalām sliktas labas, bet mēs vienkārši mācāmies un skatāmies, kādas manas individuālās reakcijas. Jā, un pie tām individuālajām reakcijām interesanti, es to glikozus monitoru uzliku, un es tev gribēšu ar tevi pakonsultēties, jo es tagad mēģinu pats kaut kā saprast, kā tie rādītāji strādā, un tu redzi, ka tu kaut ko apēdi.
Un tur viņš principā tev mēra, skatās līdzi, kāds ir cukuru līmenis. Viņš saka, visu laiku turās ap kaut kādu vienu. Un tad pēc ēšanas tur ļoti labi redzēt, vai viņš uzkāpja daudz, vai viņš uzkāpa maz, citreiz uzkāpa vairāk, citreiz mazāk. Un es arī tā intereses pēc patestēju uzēst kaut ko es tā baigi ikdienā neēdu. Un bija ļoti interesanti, ka es nopirku bulciņu ar šokolādi, tādu šokolādes bulciņu. Apēdu un skatos, tā ka man baigi neuzlec tas rādītājs. Bet es apēdu pusdienās rīsus ar vistu. Viņš vienkārši izsitās ārpus tām normām. Un es domāju, kāda iespēja, tā kā šokolādes bulciņas apēdu. Un no rīsiem man viņš tā kā uzsitās krietni vairāk. Tas idejiski tā arī var būt, ka ķermenis tā noreaģē citādi. Tas tev arī ir. Un visforšāk, ja būtu tiešām sakrāt datus par visu sensoriju datus, paskatīties, kāds ir tavs vidējais cipars, vai, ja viņš ir ārpus metaboli vesela cilvēka diapazona, un ja ir, tad mēs sākam piekstīties tiem lielākajiem pīķiem, un ja mēs mācoties no katra sensora, izsijājam ārā to, kas nenormāli ceļ, vai mēs iekāpjam uzreiz metaboli veselu cilvēka diapazonos. Tā kā es vispār ieteiktu tev un citiem uz sensoru datiem skatīties, izslēgti visi paziņojumi, retrospektīvi vērtējumi, paskatāmies paternu, paskatāmies kopēju, tā kā katras dienas augšu, apakšu, vidējo average, vidējais kopējais glukozes rādītājs. Un tad lēnām garās šķedināt, kas tev uzmet virs 10. Ja? Tas nav īsti pieņemami. Ja? Tie desmitnieki, viņi var gadīties, protams, viss ir kārtībā, bet ja tu konstanti zini, ka tev no rīsiem ir 10+, laikam tas nederēs tev. Un ir citi, kas ēd tiešām tos rīsus, un viss ir kārtībā, bet te jau paliek tāds interesantums, ka tev no tās bulciņas nekas, un no tiem rīsiem kaut kas, un to tu nekad nezināji. Un tu varbūt analīzēs, viss ir lielisks, tev nav neviena metabola marķiera, ko es nezinu, kas ir izmainīta, kas liecina, varbūt te kaut kas jau tā kā veidojās, bet sensorā jau hroniski parādās kaut kāda tur desmitnieki katru otro dienu, kā tik tiešām ir. Un ja to savāc, tad jau tu arī paredzi, ka tās analīzes gadu gaitā nepaliks sliktāks, jo tev šeit un tagad ir tas metabolisms savākts, ja var tā teikt. Tā kā jā. Tas interesanti, jā, jo tas, un man arī pēc tās rīsu apēšanas, es diezgan sen nebiju gudīgs, ko tā rīsu sēdis parasti, vai griķus tais, vai pilngraudu makaronus, jo man gribās ogļhidrātus. Un tieši pēc tiem rīsiem man arī bija kritums uz leju, ka viņš izsitās virs tās normas un pēc tam vēl zem. Un tad arī bija tas, ko mēs minējām, ka sēž pie datora un tā kā jau eju pēc 3. kafijas un nevar saprast, kas tas ir. Un tad paskaties aplikācijā, ok, es esmu zem tās robežas. Bet bulciņas aizstāvībai vai varbūt rīsa aizstāvībai, kā pareizāk teikt, es to bulciņu ēdu pa ceļam soļojot. Un tu es sadedzināji nosoļojot. Lūk, jūs esat dzirdējis, piemēram, man treneris Gins Valdmans, viņš arī bija šeit sarunā, un viņš bieži ir teicis, ja nezinu, sanāk apēst picu, burgeri, kaut ko tādu, tad viņš vienmēr ieplāno, ka uzreiz pēc tam viņam būs kaut kāda pastaiga, lai cukuru līmeni novienādot vai nonormalizētu. Tā tas arī var būt, ka es apēdu kaut ko, un tad sēja nedaudz pastaigāties 10 minūtes, un viņš neuzpīķo tik ļoti. Tieši tā, jo tad sanāk, ka tu it kā tas cukurs ir pacēlies, insulīns tik izdalīsies, bet muskuļi viņa jau kā mačālka savāc. Un insulīns var atslābt, aizkuņas dziedošs var atslābt, tāpēc, ka glikoze jau tiek savākta. Un to es arī rekomendēju visiem saviem klientiem. Īpaši vakariņas ir svēta lieta, ja mēs vakariņās tur ir kaut kāda ogļhidrātēšana, ejam pastaigāties un vienu vakaru izstaigājas, vienu ne, un ir pilnīgi skaisti, tā kā tas pīķis ir reducēts par tik un tik procentiem. Tā kā noteikti mūsu ogļhidrāti ir jāliek pie darba, jāliek lietā, jo tur, kur tu viņus neliksi pie darba, viņi ies uz uzkrājumiem. Un tad tā vienkāršā pastaiga, kas pat dažreiz ir 10, 15, 20, un ja sanāk laiks vairāk, tiešām reducē to cukurpīķi. Un tās kobildes, ja izzūmo pa visu dzīvi, tas it matters. Tā kā tas ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Jā, jo mums ir tāds paradums, ka mēs pēdam un tad atlaižamies uz dīvānu un skatāmies. Īstenībā mums vajag piespiesties pastaigāties. Okay. Jā, tas katrs sīkumiņš jau beigās tas
angliski runāt, compounding efektu vai selektīvu procentu efektu salasās kaut vai brauc ar liftu vai kāp pa trepēm. Un tad padomā, cik tas gada griezumā nokāpjas trepas. Tur jau ir 1000 stāvu. Atcaucoties arī uz podkāstu sarunu ar Gintu, ko es pieminējos, viņam bija interesants komentārs. Tas bija zem tēmas ēst labāk tur 1, 2, 3 reizes dienā vai 6 reizes dienā. Un viņam bija komentārs, ka tas dienas beigās ir par insulīna raustīšanu. Viņam bija tāds interesants piemērs, ka tev, ja tu gribētu apēst 100 gramus cukura, labāk viņus apēdi vienā piegājienā, nevis sadali 10 piegājienos. Varbūt tev ir zem šīs tēmas komentārs, kas varbūt jautāt, labāk ēst 2, 3 reizes dienā vai 6 līdz 8. Es domāju, nevienam neveselam, neveselam cilvēkam nav īsti labi snekot tā, ka tas savācās 10 maltītes vienas dienas laikā. Un tam cilvēkam, kam jau sāk iezīmēties problēma, tam noteikti vajadzētu pieturēties pie tādām 3 galvenajām maltītēm ar lielām pauzēm, jo šīs pauzes nodrošina, ka cukura un insulīna līmenis nokrītās uz tādu, kā, es nezinu, baseline. Jo, ja mēs starp lielajām maltītēm kaut ko liekam iekšā, 3, 4, 5, 8 maltīti, tad jau tas insulīns nekad nenokrītās līdz tam bāzes līmenim. Viņš visu laiku tiek uzturēts augšā. Es pilnīgi piekrītu, ka labāk vienā reizē un varbūt dienas pirmajā pusē, kam seko kustība, nevis, ka mēs sadalām katrā maltītē ogļhidrāts, kas visu laiku liek insulīnam strādāt. Jo tas orgāns vienkārši, insulīna rezistence tātad nozīmē pirmsdiabētiskais sindroms. Pirmsdiabētiskais sindroms ir priekšstāvoklis otrā tipa cukurdiabētam. Tad tas jau arī ved lēnā garā uz to otro tipa cukurdiabētu, kad mēs visu laiku ieslēdzam to insulīnu. Un visu laiku ieslēgt insulīnu nozīmē hiperinsulinēmija, kad insulīna līmenis visu laiku ir paaugstināts. Un tad šīs 10 maltītes vienkārši nozīmē to, ka viņš visu laiku fonā būs paaugstināts. Jo tad, kad tu skatīsies sensorā cukura pīķis, viņš kāpj, viņš koriģējās stunda, pusotra, 2. Insulīns jau nenokoriģējās uzreiz. Viņš paliek sistēmā 3 reizes ilgāk. Un iedomājies, ja tev ir no rīta pīķis, kaut kas naks vēl pusdienās pīķis, un visu laiku tie pīķi ir konkrēti tur ļoti, ļoti augsti, ja? Tur 10+. Tev sanāk, ka tas visu laiku konstanti insulīns ir paaugstināts. Viņš nemaz vispār nav nokrities. Un tā hiperinsulinēmijas apstākļi mums tuvina hroniskai slimībai. Un tad tas nozīmētu, kad sākumā tu minēji to mammas un bērnu piemēru, tad sanāk, tas ir tas, kur tas ieslēdzas, ja tev ir tās daudzās maltītes, un ja tu vēl katrā no tām maltītēm ēd kaut kādu ogļhidrātu, tad tas nozīmē, ka tev katru reizi aizkuņa dziedzers izdala to insulīnu, un tas ir tas, kas rada to potenciālo rezistenci, kas ir tas troksnis, ka tev visu laiku bērni bļauj mājās, un tu jau sāc jau vairs nedzirdēt, ka viņi tur mammu, kamēr tētis atnāk mājās no darba, tu nedzirdi, ka tev savukārt. Tieši tā. Un tas ir tas, ko tas nozīmē. Ja tu ēd daudz biežas maltītes, tad vienkārši tev konstanti izdalās tas insulīns, un tev vairojās tas, ka tie muskuļi teiks, man pietiek, un viņš visu laiku ies uz taukiem dzīs visu to pasākumu. Jā, tieši tā. Un tad tas ir arī normāli, ka mēs sākām ar tādu ļoti, visvienkāršāko skaidrojumu, bet īstenībā insulīna receptori ir pilnīgi visiem orgāniem. Smadzenēm, visiem orgāniem, man smadzenes tuvas, jā. Un respektīvi asinsvadiem, jā, un katram orgānam tātad bišķiņ kaut kāda cita funkcija tiek ieslēgta. Lūk, un ja visu laiku ir insulīns augšā, tad visi tie orgāni tiek stimulēti. Piemēram, varbūt tā ļoti novienkāršoti asinsvada sieniņa. Ja? Viņam asinsvada sieniņi ir veidot no šūnām, kurām arī ir insulīna receptori. Un ja viņi visu laiku, ja asinsvada sieniņu šūnām veidojās pretestība pret insulīnu, tad sanāk, ka asinsvada sieniņa nevar izdalīt asinsvada relaksējošo molekulu, jo viņa ir pretestība pret to insulīnu, bet viņa arī nespēja izlaist to, ko viņai vajadzētu izlaist. Un ja asinsvads nemāk sevi vairāk relaksēt, tad ceļās asinsspiediens.
Un īstenībā daudziem cilvēkiem, kuriem ir uzstādīts pirmreizējais kaut kāds paaugstināts asinsspiediens, viņiem nevis tur paniski vajadzētu sāli slēgt ārā, bet īstenībā sākt skatīties, kas ir ar cukura pīķiem, vai ir insulīna rezistence, un ja ir insulīna rezistence, darīt visu, lai no tā tiktu vaļā, jo man ir tādi klienti, kas atnāk 2 gadi ir uzstādīts paaugstināts asinsspiediens, sakārtojam cukura pīķus, asinsspiediens normalizējās. Tā kā tas ir riktīgi forši, kad tavās rokās ir vēl tiešām savākt un neļaut attīstīties tai hroniskai slimībai. Interesanti. Es vienkārši tā no malas klausos, un man ir, šis ir viens no piemēriem, ko tu pieminēji, ir arī potenciāls paaugstinātam asinsspiedienam, migrēnas, un es vienkārši domāju, ka es ļoti maz vispār dzirdu par to, ka runāt, ka cukurs varētu būt kaut kāda potenciāla, tāda problēma. Ja vien, protams, tas nav cukura diabēta kontekstā. Es domāju, kāpēc par to tik daudz nerunājot, kaut kā soli pa solim klausoties, liekas tik loģiski un pašsaprotami. Jā, es vienmēr klausos vai lasu tur X vai tredā, ka cilvēki saka, mēs nerunājam par šo, un tad katrs savā sirdī ir paņēmis to tēmu, un viņš ļoti, ļoti entuziastiski runā, tāpat tās ir kā par investīcijām, viņš runā ļoti daudz, un tev liekas, mēs par maz par to runājam, bet pats tu runā visu laiku, vai ne? Jo man tāda sajūta, ka es visu laiku to stāstu, man jau tas, ko es daru, es tagad eju tādam periodam cauri, 3 gadu laikā, ka man jau kļūst nedaudz garlaicīgi, bet es saprotu, ka šis baigi labi, ka man vajag uztaisīt to piedāvājumu labāku noslīpēt. Kāpēc nerunā? Visā pasaulē vispār ir tāda medicīnas pasaule ir ļoti glikozes centrēta. Teiksim, iedomājies, tu esi droši vien pie ģimenes doktora bijis, tev liek nodot analīzes tukšā dušā glikozi, ja? Insulīnu nē. Bet pirmais izmainās insulīns. Respektīvi, ja mēs nodotu tukšā dušā insulīnu, mēs jau varētu noķert problēmu, bet glikoze izmainās tikai tad, kad tūlīt būs slimība. Un ar visā pasaulē ir tāda glikozes centriska domāšana, ka sāk ar glikozes tukšā dušā, un ja viņa ir paaugstināta, tad mums jau tūlīt būs problēma bez 5 minūtēm, bet mums vajadzētu to domāšanu mainīt uz insulīnu centrisku, ka mēs paskatāmies, vai tā hiperinsulinēmija jau tā kā attīstās, jo tur ir tāda šķēre, kad sākumā auga insulīns, glikoze vēl ir normāla, un tad insulīns krītās, un tad glikoze ceļās. Un mūsu medicīna ķer tikai to paaugstināto glikozi. Tad visa medicīnas sistēma vai tā domāšana būtu jāmaina, lai mēs ātrāk, foršāk noķertu. Bet ir ļoti daudz tādu zinātnieki, ārsti, kas līdzīgi kā es aizgājuši no tādas klasiskās medicīnas, un ļoti daudz, un arī mums ir konferences, tagad metabolās revolūcijas konferences, kur tiekās līdzīgi domājušie, un ir pat dažādas klīnikas, kur staigā visi ar glikozes sensoriem un atgriež hroniskās slimības, tā kā viņas paliek arvien vairāk, kad mēs par to vēl vairāk runāsim, kad mēs par to runāsim Latvijā, tāpēc arī mēs šeit esam, mēs par to runājam. Galvenais, lai tas droši vien neizprovocē kaut kādu tādu pretvilni, bet jo insulīns paceļās pirmais, un tas būtu arī jāskatās. Jā, par to nerunājot, un atcīt apakaļ tādu smieklīgu vienu gadījumu, kad man ir YouTube kanālā viens video, kurš izskaidroja vienkārši kā pensiju sistēma strādā valstī. Un tad arī bija interesants komentārs, kāpēc par šito neviens nerunā, ka pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Un es tās domāju, es par šo jau 7 gadus runāju. Tieši tā. Tas tā kā 7 gadus ir reklāmās naudu tērējam, ir YouTube kanāls, ir Instagrams, ir tā kā 1001 lieta, un tas ir kāds tev atrod. Kāpēc agrāk to neviens neteica? Guys, 7 gadus es jau to daru. Tieši tā. Jā, un vispār, kam cilvēkiem, kam arī investīcija tēma interesē, tad noteikti zem video var paskatīties. Aprakstā ir saites, man ir tāds iknedēļas sestdienas rīta kafijas arī e-pasta newsletters. Ja interesē vispār vairāk par investīciju tēmu izglītoties, tur noteikti tur pierakstīties. Nespamoju reizi nedēļā sestdienas rītos viens īsts e-pasts, tā kā to var noteikti katrs iet kaut paskatīties. Ok, ja cilvēks tagad klausās un domā, jā, ir man tā, kad es pēdu, tur rubos ārā,
vai varbūt tas duļķis galvā, nedaudz miegs nāk. Kaut kā varētu būt aizdomas, ka ar to insulīna rezistenci kaut kas varētu līdz galam nebūt. Kas ir tāds pirmais solis? Ko man darīt? Tātad es tomēr pārstāvu ārstu speciālists, un polikorektā atbild būtu jāiet pie ģimenes ārsta, jāizrunājas par simptomiem, jāveic visticamāk tādas analīzes, kā ģimenes ārsta liek, un jāskatās, kāda ir to analīžu interpretācija. Ja tā problēma būs dikti dziļa nopietna, tad noteikti nosūtīs pie endokrinologa un tiks veiktas kaut kādas tādas pārbaudas, lai paskatītos, kādus asinsspiedienus un kādas tik viņi tur neveic. Bet, protams, ka pilnīgi visi ārsti noteikti piemin dzīvesveida maiņu. Var gadīties, ka cilvēkam ir kaut kas nedaudz izmainīts, bet tādu nopietnu insulīna rezistenci vēl nav. Un tad arī viņš saņem šo rekomendāciju uzlabot dzīvesveidu un nāc atrādies pēc kāda laika. Un tad tam cilvēkam jāsaprot, ko darīt. Es atkal negribētu teikt, tagad nododat šādas analīzes, iztaigāt sensoru un saprotat šo. Es laikam atbildu par sevi, par to, ko es piedāvāju savam klientam. Es pārskatu analīzes, nosaku padziļinātākas analīzes, visi pastaigā ar glikozes sensoru, visi safotografē, ko viņi ēd, visi man parāda savu viedierīču datus, un mēs lēnā garā liekam to bildi kopā un skatāmies, ko paņemt ārā, ko pamainīt. Un es dodu ļoti daudz teorijas katra zvana laikā, lai cilvēks saprastu, kas tad viņam veicina šo insulīna rezistences attīstību. Bet cilvēkam tā no malas, ja nesatrauc jauni dati, ja var tā pragmatiski retrospektīvi pavērtēt, kāpēc nepastaigāt ar to glikozes sensoru? Par 40 eiro var nopirkt uz 10 dienām. Vienkārši paskatīties, kādi tie cukura pīķi ir, vai tev ir katru dienu tāds kārtīgs zāģis, vai tev nav zāģis, nesaproti, kā interpretēt, atrodi mani Instagramā. Ļoti daudz par to, ļoti daudz, jau 3 gadus par to runāju. Tā kā jā, un nepaļauties varbūt uz to novērgušo medicīnas sistēmu, kas ir tiešām, kas līkst ar ļoti smagām, hroniskām un akūtām slimībām, un mums tik tiešām nav kapacitātes palīdzēt cilvēkam, kam problēma tikai briest, jo mēs esam pārņemti glābt cilvēkus, kam tā problēma jau ir dziļa un nopietna, un ņemt to atbildību savās rokās, ka tev ir jāpamācās, tev ir jāsaprot savas individuālās reakcijas, tev ir jāsaprot, tev ir jāizglītojās. Tu nevari likt tādu atbildību uz nabaga ģimenes ārstu, kam ir 5 minūtes tev, jo viņam ir vēl citi 30 pacienti, un ka viņš tev tik stāstīs to, ko mēs šajā podkāstā esam izrunājuši, kas ir insulīns, kas ir glikoze, kas ir insulīna rezistence. Nē, tev īstenībā pašam ir jāsāk jau nest atbildību līdzi, jo var jau redzēt, ka visā pasaulē tā medicīnas sistēma ir uz puņķiem turās. Jā, jāsāk vienkārši sekot līdzi, interesēties pašam, jo tādas tēmas kā personīgās finanses, veselība, reāli tu esi vienīgais ieinteresēts, lai tev tas būtu sakārtots. Nevienam neinteresē, tu esi vesels vai neesi vesels. Drīzāk jau visiem interesē, lai tu neesi vesels, jo tad tev var kaut ko pārdot. Tāpat arī visiem interesē, lai tu nesaproti to investēšanu, nemāki uzkrāt. Tad tev var pārdot visādus struntīgus produktus, tu vari konsultantam samaksāt. Un, jā, tā, man liekas, veselība un tāds vispār viss, kas ir par tavu labbūtību, tas tu vajag vienkārši katram cilvēkam saņemties un par sevi kaut kā vienā vai otrā veidā, kāds saka, nest atbildību. Un, jā, ko tu minēji par to došanos pie ārsta, es neesmu šo nevienā podkāstā stāstījis. Bet man bija interesanta arī pieredze šajā visā pasākumā, jo es ik pa laikam dzirdēju, vajag iet pārbaudīt testosteronu, vīriešam svarīgi pārbaudīt testosteronu. Ok, aizgāju tur pats uz laboratoriju, nododu analīzes. Protams, līdz galam nesaprotu, ko es tur nododu. Man parāda, tur iznāk rezultāts, es skatos tur tā. Atsauces intervāls ir līdz 8, man viņš ir 12, un tur 2 sarkanām svītrām pasvītrots, konsultēties ar ārstu. Es tāds,
nu labi, aizēja pie ģimenes ārsta. Viņi tā kā draudzīgi pasmējās. Tu zini, cik daudz veču būtu laimīgi, tur šitādi atnākuši. Es tāds, nu labi, bet es tā kā nejūtos kā tāds, ja tu iztēlojies tādu, teiksim, ja vajadzētu iztēloties vīrieti ar ļoti augstu testosteronu, man uzreiz nāk prātā tāds, nezinu, muskuļains, spalvains, tur izteiktu žokli, tāds tipiskais MMA fighters varbūt tās. Un es tāds domāju, es tāds nejūtos, kad es gribētu iet un tagad zvērus plēst ar rokām. Un tad es to ģimenes ārstu tur bakstu. Viņi tādi saka, nu labi, aizēju pie endokrinologa. Aizēju pie endokrinologa. Viņi tāda, tu redzi, viņi paskatās uz mani un, kāds tur normāls džeks atnācis, tur apmēram dzīvo veselīgi, kusties un viss tev būs labi. Un es tāds izēju no tā kabineta ārā un domāju, paga, bet man analīzēs tur 2 svītrām pasvītrots. Un es eju pie 2. endokrinologa, 3. endokrinologa un visi viņi man tagad pašo, jo es saprotu, ka ir tas, ko tu saki. Viņiem drīzāk tā ikdiena ir cīnīties par dzīvībām un te ir atnācis cilvēks, kuram varbūt ir 7 no 10 tāda veselība. Un viņš grib tikt uz 9, liekas, ko čakarēs, man te cilvēku vispār tur knapa dzīve varbūt nāk. Un tad es tā pēros, un kaut kad ap to laikus arī sāku toreiz ar Gintu Valdmanu trenēties. Un viņš arī tāds sāk bakstīt un saka, zini, īstenībā tev ir jāskatās tāds brīvais testosterons. Es domāju, šitāds nebija dzirdējis, un tad uztais tās analīzes. Tāds, jā, tas ir pa zemu. Un tad es tur sāku vēl rakties augšā, un es sapratu, tur vesela ķēde ir, ja tev parastais ir augsts, tad vēl ir tāds rādītājs kā SHBG. Tas man arī ir pa augstu, un tas ir tas, kas pieķerās pie testosterona, un tad tas brīvais ir tas, kas tev paliek pāri, un tad tur, jo vairāk tu lasi, jo vairāk saproti, ka tur baigā tādā rabbit holā ar to visu var ieiet. Bet dienas beigās tas, kas man reāli to palīdzēja sakārtot, bija vienkārši treneris, kas plus mīnus bija pašmācības ceļā to izurbies un saprata, ko viņš par to runā. Un tas bija caur treniņiem, caur uzturu, caur miegu. Un vienkārši sakārtoja, ko es ēdu, kad es ēdu, ko es neēdu, kā es trenējos. Un tad pa lielam tāda gada griezumā tie rezultāti bija normāli. Un tas savēl kopā ar to visu, ka, jā, protams, tāds pirmais solis ir, aiziet pie ārsta, ārsts iedos kaut kādas rekomendācijas, bet ir jāpatur prātā, ka tam ārstam tiešām viņam var atnākt 9 cilvēki, kam ir jau kritiski pēdējais brīdis, un tu tā ka tur nāk miegs pēc paēšanas, un ārsts teiks, bet loģiski visiem nāk miegs pēc paēšanas. Tā vienkārši var gadīties, un ieslēdzas tas, ka vajag katram uzņemties kaut kādu atbildību par to savu veselību. Jā, es varu pilnīgi piekrist, man arī ir līdzīgs stāsts par sevi. Arī sievietē testosterons ir ļoti svarīgs, un es nesen nodevu dažādas hormonālas analīzes, kamēr es esmu Latvijā, un es arī skatos, ka mans brīvais testosterons arī varētu būt augstāks, viņš pie apakšējās robežas. Un es kā reiz biju pie savas draudzenes ginekoloģijas par citu tēmu, un viņa pat neļauna nedomājot par draudzeni, jo nebija laika vispār tam pieskārties. Mēs tā izrunājāmies par citu svarīgu lietu, bet tam netika pieskārts, mēs nepieskārāmies tam, tas ir fakts. Un tad jau es arī zinot, es tagad lienu iekšā tajā funkcionālajā medicīnā, kas ir vērsta uz cilvēka veselības optimizēšanu. Un, teiksim, un ko tas man testosterons? Mana enerģija, mans drives un man tauku procents tur ietiepīgs, viņš nekrītās tikai tāpēc, ka man zemes testosterons. Un tad, kad es bišķiņu sakārtošu savu testosteronu un tad uzreiz tā estrogēna dominance, varbūt es muļķības tagad runāju, bet viņi tā kā kritīsies. Un šo es tā kā paralēli mācos, lai uzlabotu savu to potenciālo, jo optimizēto veselību un arī savu ķermeņa kompozīciju. Un tādas delikātas lietas, diemžēl, medicīnas fakultātē nemāca. Ko mums māca? Zemes testosterons māca
primārais hipogonādisms, sekundārais un ar dzīvesveidu saistītais. Un tad primārais, sekundārais tur jāskatās vai kaut kas ar smadzenēm vai ar sēkliniekiem, un tad ir jāsūt pie androloga. Un tas dzīvesveids, tur tad tieši tā tas viss, ko es tagad daru ar tiem klientiem, miegs, cukura pīķi, kustībā, tas arī tur testosteronu uzlabo. Un ja tur buksē un neuzlabojās, tad tiešām jāsūt uz to pie androloga. Tā kā un tās dzīvesveida lietas, es tiešām, kad es aizgāju no tās slimnīcas, es reflektēju par tām studijām. Mums par uzturu neko nemāca, par sportu neko nemāca, par miegu neirologs samācās, tas man ļoti patika. Un par dzīvesveidu kā tādu vai par prevenciju ir tikai pieminēts, ir svarīga prevencija, bet ko tas nozīmē, kā to darīt, to tagad es pašmācības leģā vienkārši arī eksperimentēju ar klientiem, kas strādā, kas nestrādā un mācos paralēli. Un tas ir precīzi pats arī finanšu un ekonomikas skolā pabeidzu top augstskolu reģionā, kas ir ar finanšu novirzienu, un beidzot skolu, tu kad nezini vispār neko, ko ar savu naudu darīt. Tev iemāca, kā būt ļoti labam risku analītiķim, CFO vai vienkārši ļoti labam finanšu iestādes darbiniekam. Un mums bija visādi finanšu ekonomikas kursi, starptautiskās finanses, un tas man noderēja, kad es sāku lasīt grāmatas. Es jau uzreiz tur zināju, kas ir akcija, kas tur ir riski, kas ir svārstības, kas ir tas. Un tu to teorijas pusi saproti, un tev vienkārši vieglāk lasīt, bet mums arī neatkarīgais investors dalībnieku vidū ir diezgan daudz mūsu skolas, man skolas biedri no Zviedriem, kuri saka, es tagad it kā visu zinu, bet tagad es attaisu to brokeru kontu. Es nesaprotu, tas ir vispār labs brokeris, slikts brokeris, dārgs, nav dārgs. Un tad tu izdomā, labi, es gribu nopirkt to pašu indeksu fondu, pieņemsim S&P 500, ierakst meklētājā, tev iznāk kaut kādi 50 varianti, un tā laimīgs ar aiztaisa to visu ciet, un vēl pa vidu atceries pareizi, taču nodokļi arī kaut kādā brīdī būs, un par tiem vēl vispār neko nezinu. Un tas ir, es pieņemu, ka ļoti līdzīgi arī varbūt medicīnas pasaulē, ka tu kaut kādas specifiskas lietas it kā mācies, bet tu jau, viens tu nevari visu iemācīties, bet, kā mēs runājam, tas, kas attiecas tieši uz tevi un uz tavu labbūtību, kaut kādā mērā par to atbildību ir jāuzņemās. Tieši tā. Kā tu komentētu seno gudrību neēst pēc 6? Ir kaut kāda loģika tam apakšā? Tātad visi mani klienti, kas droši vien klausīsies, viņi māja ar galvu, viņi saka, jā, Lelde mums liek 3 stundas pirms naktsmiera, muti ciet, krodziņš aizvērts. Kāpēc? Tiem cilvēkiem, kam ir problēma nosliet uz insulīna rezistenci, jeb insulīna rezistence, tātad viņiem galīgi nav labi, ja viņiem cukura un insulīna kaut kādi kāpumi būs tieši pirms miega. Jo insulīns tiešām ietekmē citu hormonu darbību, un vakarā mums jau sāk izdalīties miegainības hormons, jeb melatonīns. Un tad, respektīvi, ja mums melatonīns kopā tusēsies ar insulīnu, tas tā kā nomāks melatonīnu izdali. Tā kā insulīns tiešā veidā var ietekmēt miegainības hormona izdali, un mums būs sliktāks kvalitātes miegs, mazāk dziļā miega kaut kādas, mazāk tātad dziļais miegs. Un insulīna tāds pacēlums un cukurpīķu pacēlums, tad varbūt es dzirdēju, ir tāda autonomā nervu sistēma, ir parasimpātiskā un simpātiskā. Un tad, teiksim, no rīta mēs pamostamies, mēs esam aktivēti, mums simpātiskā nervu sistēma ieslēdzās, mēs esam tā kā gatavi cīnīties ar dienu. Un tad vakarā mums vajadzētu to pretēju, mums vajag parasimpātisko ieslēgt. Mēs nomierinamies, mēs sagatavamies miegam. Ja mums ir cukura un insulīna pīķis, viņš mums notur tajā simpātiskajā uzbudinājumā, un mēs neatslāpstam, mēs neieejam viegli tajā parasimpātiskajā, kas mūs atjaunos. Un vēlās naktsēšanas, tātad visa ķermeņa temperatūra ir siltāka, jo mēs pārstrādājam to, ko mēs apēdam, sašķirojam, kaut kur noglabājam. Un sanāk tā, ka tie pilnie vēderi uz nakti drīzāk tur tas kuņģzarnu trakts cīnās, un tas nozog nedaudz to dziļo miegu. Dziļajā miegā attīrās smadzenes, ieslēdzās tāda limfātiskā sistēma, un viņa
neieslēdzās, ja nav pietiekoši dziļais miegs. Respektīvi, ļoti svēta maltīte ir vakariņas, un visiem, kam ir problēmas jau ar kaut kādiem tādām pazīmēm, kad kaut kāda problēma var būt, es teiktu, censties bez ogļhidrātiem vakaros un maksimāli kādus 3 stundas pirms nakts miera viss. Tā kā jā, tas manās acīs ļoti svēta maltīte. Kāds varētu izskatīties tāds tipisks vakariņu šķīvis bez ogļhidrātiem? Un tie ogļhidrāti tiešām tie ātrie ogļhidrāti, jo redz, es varu domāt par savām vakariņām, tur zivs vai steiks vai kaut kādas kotletes bez miltiem receptes, kur klāt varbūt ir kaut kādi grilēti dārzeņi. Un tajos dārzeņos taču ir kaut kādi ogļhidrāti, bet ne par to ir runa. Es neēdīšu rīsu čupu vai kartupeļu biezputru uz nakti. Jā, kad es eju uz sporta zāli, es dienas vidū atļaujos apēst ogļhidrātus, tos arī visu smuki izmantošu. Bet uz vakaru tā tad nē. Un respektīvi atkal mācīties par ogļhidrātiem, kuri ir ļoti šķirbielām bagāti, tos taču droši. Teiksim, arī tiešām nevar nekādu gardabiņu apēst, kādu sauju avenes. Tas viss ir kārtībā. Tas ir šķirbielām bagāts saldums. Jā. Tā apmēram izskatās, ka tev ir proteīns, tev ir zāļumi, tev ir pēc iespējas maza glikēmiska indeksa ogļhidrāti. Un, protams, nevajadzētu aizmirst arī par taukiem, nebaidīties no taukiem. Jā, tad tas varētu būt, kā minēja zivs, varbūt avokado, kaut kāda gaļiņa. Nezinu, tāpat omleti var vakarā uztaisīt. Man bieži patīk omleti vakarā taisīt. Bet te ir tā bieži problēma, ko es daudziem novērojos. Ja zivs, tad taču vajag rīsus. Tur, ja kotleta, tev vajag kartupeļus blakus. Ja tur ir tas, tad tas. Un ja avokado, tad uz maizītes. Tas ir tādas asociācijas, kura atkal man uzreiz, kā tu šo piemini, nāk prātā tāda Paulova suņa. Es dzirdēju par Paulova suņiem. Nē, tāds slavens krievu neirofiziologs, kurš pētīja, kā izstrādājās kaut kāda refleksi. Un viņam bija suņi, kurus viņš turēja istabā. Es droši vien tā ļoti neprecīzi atstāstīšu. Viņš ieslēdz gaismu, pazvana zvaniņu, un noliek ēdienu sunim pie pūrana. Sunim izdalās iekals, viņš ēda. Tad atkal katru dienu ieslēdzam gaismu, pazvanam zvaniņu, sunim izdalās iekals, noliek pārtiku, ēda. Un tad ir dienas, kad tu ieslēdz gaismu, pazvan zvaniņu, iekals tēk, tu pat ēdi un nesaņem iedevis. Mēs arī varam piečakot, kuros momentos, vai es apsēžos, ieslēžu Netflix, un tik čipšu graušana būs, kurā brīdī es pati sevi uztrenēšu kā tādu Paulova suni. Varbūt tiešām ir jāapmaina, ko tu skaties, kur tu skaties. Tā vide jāpamaina, un tad visur tur tās kotlete, tur kartupeļi, tā tālāk, tas ir mēs esam uztrenējuši sev tā kā conditioning. Tā nav vispasaules taisnība, ka tagad vienmēr mēs ēdīsim tur smagu sautējumu ar kartupeļiem un ko uz nakti. Jā, pamēģināt tāds ieraduma lieta, jo ir, kad pierod, var jau apēst to vienu pašu gaļas gabaliņu vai vienu to pašu omleti, nav tik traki. Bet tas par to Pavlovu suņiem, ko tu minējies, tik ļoti biju sev piefiksējis, es šo arī sievai stāstīju, kad bija iegājies, es skatos televizoru, es esmu ritīgi sev ietrenējis, ka kaut kam ir jābūt. Un šausmīgi grūti no tā ir attiet. Es nezinu, kāpēc, bet vienkārši tev tie ceļi ir iestaigāti. Gribās, lai kaut ko graust. Un, mēs tagad tur esam pārgājuši, varbūt rolīvas pagrauz vai kaut kādu sieru vai tam līdzīgi, bet ir baigi grūti, vienkārši tas ir trausmīgi grūti. Tieši tā. Un tas arī, ko tu minēji, iet roku rokā ar Ginta epizodi, jo Gints arī toreiz minēja, ja ieteikums, tad tiešām neēst ogļhidrātus vakarā. Jo viņam arī mums bija 2,5 stundu epizode gandrīz, kuras laikā viņš arī regulāri atkārtoja, ka tā ir tāda sevis izpēte, sevis iepazīšana, katram var strādāt kaut kas cits, bet, ja ieteikums, tad, kas tiešām visiem, bez izņēmuma visiem noderēs, tad tas ir neēst ogļhidrātus vakarā. Tieši tā iemesla dēļ, ka tas tad uzspaiko tev insulīnu, kas attiecīgi neļauj strādāt pārējiem hormoniem, kas darbojās naktī, kamēr tu guli. Tieši tā. Kalorijas iekšā, kalorijas ārā. Vai tas ir tik vienkārši?
To var tā pārvienkāršot, vai tomēr ir atšķirība? Kas tās pa kalorijām? Nu, redz, ja tu prasi cilvēkam, kas ņemās ar insulīnu rezistenci, tad loģiski es uzreiz saku nē, bet varbūt tas nav arī tur pareizi ļoti tā ekstrēmi teikt, piekst tikai kalorijām vai tikai tur to, ko maltīte nodara tādiem hormoniem. Protams, ka kalorijas ir jāpaskaita kādreiz dzīvē, jo mazums tu tiešām aizēdies tur plus 500 netīšām pa virsu. Par to nav runa, jo ir tiešām tie cilvēki, kas klausās, ir nenormāli dažādi. Viens nekad nav skaitījis kalorijas, cits visu laiku skaita kalorijas, un katram ir savas problēmas. Tātad kalorijas var paskaitīt, tas viss kārtībā, bet ko tā maltīte nodara ar tavu hormonālo sistēmu, vai tieši ar insulīnu, un cik bieži tava maltīte, tātad, ja tu ēd 3 vai 5 reizes dienā, cik bieži katra maltīte ieslēdz insulīnu. Nu, ja katra maltīte ieslēdz insulīnu, tad mēs ejam pret to mērķi, jo lielākā daļa sabiedrības taču grib būt ar labāku enerģiju, ar asāku prātu, ar labāku svaru. Nu, ja mēs ieslēdzam to insulīnu, tad insulīns krāj un uzkrāj to taukus un neļauj taukiem nokust, un gotīgi vēl viņš nedara. Tā kā jā, kalorijas iekšā ārā, tas tā ļoti vienkārši. Noteikti kādreiz jāpaskaita, bet jāsaprot, ko maltīte dara ar insulīnu. Vai katrā iztiek man to insulīnu, un vai tad, kad tās dienas, kad es nesportoju, vai man vajag ēst ogļhidrātus, cik daudz ēst, un katram ir sava ogļhidrātu tolerance. Tā kā tev ir sava ogļhidrātu tolerance, kad mazais bebuks aug, naktīs neguļam, tava ogļhidrātu tolerance samazinās, bet ja tu noturi sportu, tad tu izbalansē. Ja sports bišķiņa mazāk, un mēs esam negulējuši, mēs automāti sēdam vairāk ogļhidrātus, kaut vai tava tolerance nav tik laba. Un tā pa dzīvi tas viss mainās dinamiski, un jo ātrāk mēs iepazīstam sevi, jo mēs varam turēt kā rokas pulsu, ko tās kalorijas mums hormonāli nodara. Un tas tāds, es domāju, ja visi tie, kas par tām kalorijām tik ļoti iedegās, ja viņi apgūtu, ko kalorijas dara ar hormoniem, viņi būtu vienkārši lieliski speciālisti. Viņi saprastu, ka ir cilvēki, viņiem praksē nāktu it kā visiem dot to uzturplānu un nestrādā. Kaut kas buksē, nestrādā. Pamēģini varbūt paņemt no to ogļhidrātu katrā maltītē, nostoj ne katru dienu to pilngraudu makaroni, jā, tā. Tā kā, jā. Jā, tas atkal savēlkās to, ka pieņemsim 2000 kalorijas izdalītas 2 maltītēs, 2 reizes tev to insulīnu izraustīs, izdalītas 6 maltītēs, 6 reizes tev viņi izraustīs, un tas atkal atgriežās pret to, ko mēs jau sākumā runājām, vai ja viņas ir 6 maltītēs, tad tev insulīns stāv konstanti augsts, palielinās rezistence, viņš iet uz taukiem, tāpēc viņi bieži sauc par to fat storing hormonu, bet viņš 2 maltītēs, tad viņš tā kā paspēja uzkāpt un nonormalizēties. Un ja tu vēl izsportojies, tad tu to enerģiju pārvērt siltumā un kustībā. Tā kā tas tā... Ok, un kur tajā visā alkohols pa vidu parādās? Vai arī te mēs jau jaunu podcastu sāksim? Atkarībā, kāds ir konkrēti jautājums, kā tas ietekmē cukurus vai... Ja, piemēram, cik vai vienu, bet katru dienu, vai tas ir ok, vai reizi nedēļā ir ok, vai vispār nav ok, kā varbūt tu no tā, ko tu esi redzējusi, kāds varbūt tev būtu komentārs, ja, piemēram, pie tevis atnāk cilvēks, viņam ir varbūt uz to insulīnu rezistenci nosliecis, un viņš pajautā, kā tur vīnu drīkst iedzert, tālu drīkst iedzert, kā ir? Jā, tāds atkal tāds vispasaules jaunāko pētījumu polikorektā atbilde ir, ka nekāds alkohola daudzums nav veselīgs alkohola daudzums, un tad jau par tām niansēm un mazajām astītēm var diskutēt. Protams, ja cilvēks ir vienmēr lietojis alkoholu, es viņam tur dažu zvanu laikā nemainīšu viņa uzskatus. Es labāk tad pastīšos, ko viņš lieto, cik viņš daudz lieto un kuros brīžos. Un varbūt, ka var pāriet ļoti tādu zema cukura kaut ko, un retāk, jo labāk. Un, es drīzāk, kā no neiroloģiskās puses skatos to alkoholu, bieži vien jau tas alkohols ir vakarā. Un viņš pilda kaut kādu funkciju, un pajautāt sev, kādu funkciju viņš pilda. Nomierināties, tad meklēt citas stratēģijas, kā nomierināties, un bišķi tā kā neslaucīt to zem tepiķu un uzdot sev jautājumu, kā vēl es varētu nomierināties.
Tad tas alkohols uz vakaru, viņš, es nezinu, tu esi nesājis kaut kādas viedierīces, kā alkohola glāze, kaut vai viena vīna glāze, viņa nomet HRV, viņa samazina dziļā miega daudzumu, tā kā ļoti izteikti. Ja tev ir svarīgi, kā tev galva strādā, kad tava maize ir tavas smadzenes, tad baigi vērtīgi nedzert, lai būtu labs miegs un labs HRV un laba atjaunošanās. Tā kā es drīzāk no tā, un tad, respektīvi, ja nav dziļā miega, tad es zinu, ka tas tā kā dos savu ārtavu insulīna rezistences attīstībā, vai arī, ja mēs gribam viņu izārstēt, tas mums noteikti liks padeni. Alkohola lietošana bieža, un tad es tā kā atkarībā ar ko es runāju, cik tur tā alkohola lietošana bieža ir, es tā kā tirgojos, es saku, pēc iespējas retāk, un varbūt, ka pat varu sarunāt, ka tur tālāk no miega, jā, un tā kā, un tad ir kaut kādi izmeklētas tur prosecco bez cukura un sausie vīni, un tad tie vīrieši, kas dzer aliņu katru vakaru, arī ļoti interesants bija puisis, ka 34-35 gadi, viņš saka, Lielda, es tev zinu, es labprāt sakārtošu savus tur lietas, bet to aliņu man vakarā, to tu man neņems, nedabūs nost. Un es tā saku, kas tev esmu? Ne vecā mamma, ne māma. Es esmu vienkārši cilvēks tā no malas, kas tev vienkārši parādīs, kas notiekās ar tavu vielmaiņu, tad, kad tu to dari. Lūk, un tad viņam tie vakara cukuri nesmuki, un nakts cukuri krītās, un tad visi tie HRV un visi tie dziļie miegi nav. Un es saku, tagad pamēģini kādu, vairākus vakarus izlaist, un man tas tiešām mēs noķērām, ka tie cukuri labāki paliek, un tie miegi labāk, un viņš pats pieredzis cilvēku, viņš pieņēma lēmumu. Tā kā dzert retāk to aliņu vakarā. Tā kā jā, alkohols drīzāk no tā, ka tas iet kopā ar sliktākas kvalitātes miega arhitektūru, un tas mums neļauj atjaunoties, un ja mēs neatjaunojamies, mums arī nerestartējās hormonālā sistēma. Tā kā no tās puses tas traucē. Jā, tas arī dienas beigās tāds jautājums, ko tu vispār gribi pa dzīvi sasniegt, jo tas ir es laikus Ginta atsaucos, vienkārši viņas daudz trenējies un daudz uzņēmis informāciju no tā, ko viņš stāsta. Viens ir, es atnāku vai pie tevis, vai pie privātā trenera, un man, piemēram, ir kaut kāds mērķis, un liekas interesanti, ka sāks tāda, piemēram, es ar tevi sāktu tirgoties, vai tad drīkst vai nedrīkst, un dabūt to kāju durvīs iekšā, bišķiņu mazo pirkstiņu dabūt, kad tomēr alkoholu pateica, ka nav tik slikti, un tad aiziet. Īstenībā katru vakaru tu salus un nedēļas nogalē 5, un tāds viss aiziet. Bet te jau ir tā lieta, kur viens ir jautājums, ko tu pats gribi sasniegt, cik ļoti tu to gribi. Un man arī tāda viena gudrība, tāda frāze, kas man stāv galvā, ir, kad baigi liela atšķirība, ko tu dari, vai tu esi ceļā uz mērķi, vai tu esi jau sasniedzis mērķi. Un es pieņemu, ja tas cilvēks, kurš ir to mērķi sasniedzis, viņš ir vesels, viņam nav nekādas problēmas, viņš izskatās labi sporto un viss ir kārtībā, viņam varbūt arī tas aliņš vakarā neko neizdara. Bet ja tu esi ceļā uz mērķi, tu nevari skatīties uz to cilvēku, kurš mērķi ir sasniedzis un domāt, bet reku, viņš dara tā, es tad arī varu darīt tā, jo viņš ir mans piemērs. Bet tu vēl neesi tur, tu esi vēl pa ceļam. Tas man tā baigi noklikšķēja kaut kādā brīdī, ka tu tā uzreiz vari no citas puses paskatīties uz to pašu lietu. Tāds pēdējais jautājums, pirmspēdējais jautājums, kas man ir palicis, ir, vai liekais svars ir tikai vizuāla lieta, vai tur arī ir kaut kas slēpjas apakšā, kas pasaka kaut ko par tavu veselību. Jā, un tad es jau kaut kad sarunas sākumā minēju, ka katram no mums ir tā kapacitāte aptaukoties kaut kādā mērā. Vienam ļoti liela, vienam dikti maza, un mēs nezinām, kāda tad ir tā kapacitāte. Sasniedzot šo kapacitāti, mums ir risks saslimt ar kādu hronisku slimību. Tad es diemžēl nebūšu body positivity atbalstītājs. Es nekad ar pirkstu nebakstīšu un nekaunināšu, bet es noteikti pārbaudīšu metabolos marķierus, kas man parāda, vai vielmaiņa ir metaboli vesela vai īstenībā kļūst jau slima.
Un kā es varu priecāties body positivity, ja es zinu, ka cilvēkam 3 no 6 marķīriem ir ar paaugstinātu risku uz 2. tipa cukurdiabētu, kas nozīmē to, ka viņš nomirs 15 gadus ātrāk kā vidējais cilvēks, apmēram tā. Tā kā, liekas, vairs nav tikai lieki kilogrami, tauku audi izdala hormonus, iekaisuma marķierus, jeb iekaisuma molekulas. Šie iekaisuma molekulas tādu uzirdinātu zemi mums padara, lai tur varbūt izprovocētu kādu vēža attīstību. Tā kā tie liekie kilogrami nekas labs nav, bet ir tāds termins skinny fat, un ir arī obligāti cilvēki, kuriem ir labi metabolie marķieri un kuriem nav insulīna rezistence pat ar visiem 20 liekiem kilogramiem. Mēs esam šausmīgi atšķirīgi, bet lielākai daļai ar lieko svaru šis liekais svars tomēr attīsta un notur iekaisumu, un šis iekaisums vienkārši ātrākiem vai lēnākiem soļiem ved uz hronisku slimību. Viss. Un tad ir vienkārši tās tie ekstrēmi, kad viens ir ar labiem marķieriem, ar visu paaugstināto svaru, un ir tādi skinny fat cilvēki, kam vienkārši ir tāda tendence, ka viņi krāj taukus tikai ap orgāniem, tikai viduklītī, un tur praktiski nevar arī uz acis pat saprast, ir jātaisa DEXA scan, tāds body composition, ka tev paskatās muskuļu tauku izvietojumu ķermeni un tā kā var redzēt, kad ap orgāniem krājās, un tad tev saka, ok, tu esi tā kā tas skinny fat fenotips, ka īstenībā mums ir jādara viss tas pats, tā kā jākontrolē cukura pīķi un jāuzlabo tā metabolie marķieri, kas ir analīzes, tas pats sensors un asinsspiediens un jā. Tā kā jā, nav tik... Tas tā... Vienkārši. Arī tā vienkāršākais arī, kā katrs var sev to paskatīties, ir, aizej uz taisa asins analīzes, that's it, un tur nav pat runa par body positivity, vai tas ir pieklājīgi, nepieklājīgi, kaut ko runāt, nerunāt. Ja runāt, tīri tāda veselības kontekstā, aizej uz taisa analīzes, tur tu visu ļoti labi redzēsi, ir viss kārtībā. Tieši tā, kāds ir riska profils, jo katrs mums ir kaut kādi iedzimtie riski, ko tu vispār, tu zini, tu nosaki, tu to nevar mainīt, un ja tu zini, ka tu kaut ko esi šūpulī jau saņēmis, tad tev ir ļoti svarīgi kontrolēt to, ko tu vari kontrolēt. Un tā kā tieši tā ir kaut kāds liekie kilogrami dubult droši vienkārši pastīties riskus, un tad tu izlem, ko ar to darīt. Jā, ko es pats ikdienā cenšos darīt, vismaz reizi gadā, dažreiz sanāk 2 reizes. Es aizēju uz kādu no tām asins nodošanas laboratorijām. Es vienkārši salieku vairākus tos analīžu paneļus, jo tā vienkārši ir vieglāk. Tur parasti ir kaut kāds vitamīnu panelis, tur sporta panelis, vēl kaut kāds panelis. Vienkārši sametu tos vairākus, un tad ir kaut kāda atsevišķa rādītāja, ko es pats esmu laika gaitā Powerbase skatījies, kuriem man patīk paskatīties līdzi citreiz. Vienkārši intereses pēc kaut ko sametu, nezinu, vajag man to vai nevajag. Bet man sanāk iztērēt tur pārpa 100 eiro, un tad tu vari pasēdēt un paskatīties, kas tev ir labs, kas nav labs, vai tev to pašu D vitamīnu, magniju vai jebko citu, vai tev vajag dzert, vai tev nevajag dzert. Ja kaut kāds rādītājs ir ārpus normām, tad var vienkārši palasīt, paskatīties, ko tas vispār nozīmē, tas ir kritiski, nav kritiski. Un tad jau ar tādu skatu uz priekšu var mēģināt noķert laicīgi kaut kādu potenciālo problēmu, kas varētu potenciāli būt problēma nākotnē. Jā, visforšāk jābūt arī tāda speciālists, kas tev iedod to virzienu un iedod tos optimālos diapazonus, nevis normas referents, bet kāds būtu optimālais un kāda ir tavi mērķi un zinot tavu ikdienu, ko tu dari, cik tev svarīgs ir mentālā kapacitāte, vai kognitīvā kapacitāte, tad virzīties uz optimumiem. Kā pats lasīties ir baigi forši, bet var arī nepareizi aizlasīties. Un ir forši tiešām, kad ir kaut kādi tādi, nav jau daudz tādi saucamie funkcionālie speciālisti, kas tiešām bāzējās uz optimumiem, kas skatās, sievietei, teiksim, fertīna līmenis tur 15, ja? Ģimenes ārsts nepacels acis, jo, viņš ir deficītā, bet, nekādas ziebas liels nedraud.
bet, sievietes labāk jutīsies 40 uz augšu, tā kā feritīns, bet ir 15. No ģimenes ārsta kā reti, kad mēs saņemam kaut kādu tur ieteikumu, bet tas cilvēks, kas ir mērķēts uz tā potenciāla izņaukšanu, pacīnīsies, lai tā būtu to feritīnu optimālā līmenī. Tā kā, bet saku, šim kapacitātē klasiskajā medicīnai nepietiek, diemžēl, bet tas jau ir visur pasaulē. Tā nav tikai viena nabaga Latvija, kur viss ir slikti. Nē, tā ir visā pasaulē. Jā, tā arī ir tā mana pieredze, kad es apstaigāju 3 endokrinologus un, viss tev pasaka, viss tev ir optimāli. Vai labi. Tāds, ko tu gribi? Un tad, ir tas nedaudz vientuļš ceļš, un ka tev 3 reizes uzbrauc augumā, un tad tu vienkārši negribi pie viņiem iet, bet tajā pašā laikā es esmu arī mēģinājis caur to pašu ChatGPT ar viņu parunāties. Es viņam neuzticos. Viņš kaut ko stāsta. Es vienkārši zinu, ka viņam nedrīkst uzticēties investīciju kontekstā, jo mēs paši esam viņu tur bakstījuši un pušojuši, un viņš ļoti bieži sastāsta muļķības, ko cilvēks, kas investīcijās neorientējās, viņš nesapratīs, ka viņam pastāsta muļķības. Un es caur to pašu prizmu arī skatos, ko viņš man saka par analīžu rezultātiem, ir tāds, bet tu man jau sameloji vienreiz. Melim, var ticēt, kāpēc teiciens. Melim tica vienreiz, bija kaut kāds cits teiciens. Tu var vienreiz samelot un viss, un tad es ar ļoti lielu skepsi uz viņu skatos. Tā gan jau, ka nav arī gudrākā ideja, ko darīt. Jā, es domāju, ja tev ir tāda atkal zināšana bāze, bagāža, tu vari pačikot, apmēram kaut ko sev atgādināt, un tad jau tu apmēram sajūti vai atpazīsti, kur tur kaut kāda muļķība, un tad jau tu izvēlēs varbūt citus avotus, kur tomēr pārbaudīt to savu teoriju. Jā, kas man arī bija interesanti īstenībā caur to manu analīžu pieredzi, kad sāk tās analīzes pirmoreiz taisīt, man D vitamīns bija zems, nebija kritiski zems, viņš tur bija nedaudz virs 30, kas ir nedaudz virs tās kritiskās robežas. Un es izdomāju, ka es padzeršu viņu nedaudz vairāk un uztaisīšu pēc 2 mēnešiem vēlreiz analīzes. Un interesants, dzēru tos 2000 IU dienā, nekas nemainās. Dzēru pēc tam 4000 IU dienā, 2 mēnešus. Viņš ar stāv uz vietas, un es domāju, kas tas pa joku. Tad es aizlasījos līdz tam, ka var gadīties, ka, ja ka ir jādzer tāds D plus K2, jo bez tā K2 viņš organismā vienkārši neuzsūcās. Kaut kur tik tālu bija aizlasījies. Un tad es sāku dzert vienu citu D vitamīnu, kurš ar to K2 kopā. Skatos, viņš man sāk kāpt. Bet es sapratu, ja es gribu viņu tā normāli dabūt augšā, tad man diezgan daudz viņš ir jāpadzer. Es pat citreiz savus 8000 dienā biju padzēris vai 10. Un tad es jūtu, tad man viņš kāpj pie tā 4. Tā kā viņš nekrīt, bet stāv more or less uz vietas. Jā, un tā ir tava individuālā kaut kāda ģenētiskā predispozīcija, ka tev vajag vairāk, lai sasniegtu to optimumu. Un whatever works. Jā, tas vienkārši tā. Un tad tu pielāgo savu to devu, un tad baigi labi, ja tu izvēlies lielās tās triecienu devas, tad noteikti ir jāpačeko analīzes, jo var arī netīšām uzšaut pa augstu, un tie visi tauko šķīstošie vitamīni var arī būt toksiski. Tauko šķīstošie ir keda, tā kā saīsinājums keda. Lūk, un D vitamīns ir viens no tiem. Tā kā, bet tā kā D vitamīns, tā kā feritīns, tā kā, piemēram, arī tāda lieta kā homocistīns, katram ir jāzina savs izējas punkts, jāzina, ko man darīt, lai es būtu optimālā līmenī, un kas man ietekmē, kurā momentā kaut kas pakrītās. Un tad tu apmēram zini, kā to dzīvi vadīt. Ja, cik tev tagad sanāk, ka tev tas D vitamīns izmā caur gadu jāatdzer, nevar īsti apstāties vasarā. Citi var pilnīgi mierīgi apstāties vasarā. Tā kā, un tad tu zini sevi, un tad tu dzīves laikā tā arī mēģini. Jā, tieši tā, kā mēs šodien jau runājam, tāda sevis iepazīšana, tu vienkārši patērē naudu, analīzēties, paskaties, kā tas strādā. Kādam var būt, ka viņš varbūt pieskarās D vitamīnam, un viņš jau ir uz maksimumu uzkāpis. Tur, es saku, 1001 variants. Un mēs šodien 1,5 stundu runājam, paspējām apskatīt tikai, man liekas, mazu daļu un tikai no tā uztura puses, un kā mēs runājam, tur arī pa vidu nāk kustība, tur nāk miegs, tur nāk stress.
Un es domāju, par katru no tām kategorijām varētu savu podkāstu taisīt un skatīties, kas ir tas, kas tev var ietekmēt vienā vai otrā veidā to, kā tu jūties. Vai tev nāk brain fogs, vai tev ir zems enerģijas līmenis, koncentrēšanās grūtības, liekais svars, viss pēc kārtas. Bet jā, tagad es netaisu 8-stundīgos podkastus, tad jau mēs virsamies uz pēdējo jautājumu, bet pirms tam mums podkāstā ir tradīcija, ka mēs viesim, kā paldies par tev veltīto laiku, uzdāvinam mūsu investīciju treniņu programmu Neatkarīgais investors. Super, ļoti priecājos. Es pieņemu, es zinu, mēs runājām par šo, bet beigās nezinu, vai tu biji pati pievienojusies vai nē. Nē, pati vēl nebija. Izcili. Super. Jā, varbūt tev ir kaut kā, 3 vārdos, kas bija tas, kas tev arī radīja interesi pievienoties, jo es zinu, tu man rakstīji, mēs par to runājām un uzmanifestēji līdz podkāstam. Jā, vai ne? Tieši uz to neatkarīgais investors kursu, jā. Tāpēc, kā es par šo mācos, man tagad izkāpjot no tā zobratiņa sistēmas ir vairāk laika savai personīgai dzīvē un saprotu, ka bez investīcijām jau nekur, bet tad es esmu nedaudz apjukusi, kā tad man viņas veidot, jo man ir tā kā es esmu izpētījusi, ka es drīkstu investēt Amerikā, un es varu taksēt savu investīciju zem vīra gaisa spēku nodokļiem. Tā lieta man arī atstrādāt, bet es gribu arī Eiropas investīciju, kā lai pasaka, virzienu vai kā attīstīt. Un tur man vajag skaidrību, es nesaprotu. Es jau esmu uzdevusi vai grāmatvedēju, lūdzu papēti, kur, ko, kā, bet nav tā, ka jā, tur bija grūti, laikam, ar to informāciju. Lūk, tā kā jā, es ļoti daudz klausos. Tagad arī bija tas Diary of CEO, tieši tās masterclass par investīcijām, tieši pats viens no jaunākiem podkastiem. Tā informācija krājās, bet tā praktika pietrūks. Tā kā tieši tā, kas ar nodokļiem, kādas aplikācijas jāizmanto. Tā kā jā, ļoti daudz neskaidrību. Jā, jo arī ir tie praktiskie jautājumi, piemēram, par tām pašām aplikācijām. Tā labā ziņa ir tāda, ka ir simtiem brokeru un aplikācijas, ko var izmantot, un sliktā ziņa ir tāda, ka ir simtiem brokeru un aplikācijas, ko var izmantot. Jā, tieši tā. Un YouTube pilns ar reklāmām, un tad viņi saprot. Un jā, ja arī kāds ārzemju latvietis klausās, tad mums īstenībā programmā ir 2 versijas. Ir neatkarīgais investors, kas ir tieši par Latvijas specifiku, kas ir, ja tu dzīvo Latvijā, maksā nodokļus Latvijā, tev tur ir tiešām viss, ko vajag parādīts. Mums arī ir angliska programma Index Masterclass, kur mums ir klienti no 34 valstīm, un tur mums ir ļoti spēcīgs tieši izveidots nodokļu modulis, ir īpaši, ja tu esi ekspats, kas dzīvo citā valstī, un tad tur ir apskatīts visādas lietas arī, kā vispār ar nodokļiem tikt galā, vai tev tajā specifiskajā valstī labāk vietējo brokeru vai starptautisko izvēlēties. Piemēram, ja dzīvo Vācijā vai Austrijā, noteikti vietējo brokeri, tas atvieglos nodokļu deklarēšanu ļoti daudz. Tāpat arī tur ir apskatīts, ja tu pēc gadiem izdomā pārvākties uz citu valsti, kas ir jāņem vērā, un 101 citu lietu. Tev gan ir situācija vēl interesantāka, jo tev ir Amerika tajā pa vidu, un tas ir challenge. Mums Amerika konkrēti nav detalizēti nosegti, bet mums ir cilvēki, kas ir ar dubulto pilsonību, un viņi ir teikuši, ka viņi noskatījās mūsu to visu nodokļu moduli, un tas viņiem palīdzēja pēc tam runāt ar nodokļu konsultantu, jo tu jau uzreiz nevis atnāc kā balta lapa, bet tu jau uzreiz zini kaut kādus konkrētākus jautājumus, kas tev ir jājautā, un dienas beigās vienkārši sanāk krietni lētāka konsultācija. Tieši tas arī viss. Es domāju, tas arī noderēs. Jā. Forši, un mums arī ir podkāstā otrs atbalstītājs Kalve kafija. Mums tādas skaistas podkāsta tematikā ir sestdienas rīta kafijas bunža. Tas ir uzņēmīgs cilvēks, kas sestdienas rītā most sagrāk, lai strādātu pie saviem mērķiem. Super. Tagad tālūk tā Paldies. Maza dāvaniņa, un arī tiem, kas skatās klausās Kalves internetu veikalā ar kodu kafijas podkāsts, var dabūt atlaidi produktiem. Tāpat arī tev aiz muguras tāds RNT 4 aparātiņš, kas mums CO2 līmeni mēra telpā, kas atkal, ja nāk galvas sāpes, ja liekas, ka galva nestrādā kā vajag, nogurums,
ļoti liela iespēja, ka tu vienkārši sēdi neveidinātā telpā un ir pamazs skābeklis, un tas aparātiņš parāda, ka tev tas CO2 līmenis ir pacēlies pa daudz un kad ir jāvar vaļā loks. Un arī ar kodu kafijas podkāstus var dabūt atlaides tiem aparātiņiem. Man arī Arnets solīja, ka atlaides summējās, ja nu ir kaut kāda akcija. Super. Tālūk, tad pēdējais jautājums, ko es uzdodu arī visiem viesiem, ir iedomājies, ja visa Latvija tev klausītos, kas būtu viens novēlējums tiešām visiem latviešiem, ko tu pateiktu? Grūti izvēlēties vienu, bet es zinu, kad ir jāizvēlās. Un šodien man sajūtas, ja jau mēs par tiem cukuriem tur tā runājāmies, tad laikam tiešām iepazīt savu tā šiki nosaucot glikēmisko variabilitāti, jeb kā tev tie cukuri dzīvojās cauru dienu, un vai tu lēnā garā ej uz to hronisku slimību attīstības risku, vai viss ir kārtībā. Es mēģinātu saprast, kā tas viss strādā. Forši, ja kāds grib vairāk uzzināt vai par savu glikēmisko indeksu, vai kā sakārtot savu veselību, vai vispār uzzināt vairāk, ko tu dari, kur tev var atrast, kur tev piesakot? Instagramā var atrast mani dr.lelde.clemente. Latviskotais ir Clemente, bet tur man ir ar anglisko C. Un tad man ir mājaslapa leldemd.com, kur arī var uzrunāt caur iepazīšanās zvanu, bet šobrīd viss klientūra pilna, un tad es pagaidām taisu gaidīšanas rindas. Tā kā, jā, caur Instagram un caur mājaslapu. Tev ir arī kaut kāds e-pastiņu uzleters, ko tu sūti? Vēl nē, bet tāda bija doma. Jā, vēl nav, bet es esmu uzrakstījusi jaunu e-grāmatu, kas saucās Mazāk insulīna, vairāk dzīves, un viņu var atrast drlelde.com. Tā kā viss, ko mēs šodien runājām, patiesībā ir aprakstīts arī e-grāmatā. Jā, un tad, principā, ejot arī uz tavu Instagramu, cilvēki var atrast saites un norādes, kur to visu tālāk var. To es arī ielikšu aprakstā zem YouTube video. Un es saprotu, to arī strādā ar cilvēkiem individuāli, kad ir brīvas vietas, tad attiecīgi. Jā, tieši tā, man ir viens uz viens sadarbības, un es mīlu tādas ilgstošas sadarbības, kur mēs ar cilvēku pastrādājam 4-5 mēneši, un dažreiz pat ilgāk, kur mēs izskatām tiešām to veselības bāzi, ēšanu, kustību, miegu, un kā cilvēks tolerē stresu, un skatos pēc personības tipa, kā viņam palīdzēt, kā viņam ikdienā palīdzēt, un tad tāds ļoti tāds tuvs, tur to klientu kļūst tuvs, jo tu ļoti daudz par viņu personīgajām lietām runā, viņš tev ļoti daudz uzticās, daudz vairāk kā ārsta kabinetā 15 minūtēs. Tā kā, un tad šīs sadarbības ir kaut kas tāds ļoti svaigs, un es katru reizi viņas tā kā uzlaboju un domāju, ko vēl interesants tur tā kā pamainīt un tā. Bet šobrīd es līdz ūkai pilna. Nē, gluži, bet jā, tie klienti ir ļoti, ļoti, ļoti daudz, un es tagad viņus top esmu uzlikusi. Jā. Jo pieprasījums, jā, tiešām cilvēkiem interesē. Un cilvēki jau lieto tos sensorus, un vajag foršu tādu interpretāciju, lai saprastu, ko ar tiem datiem darīt, jo, stresot tikai par to cukuru līmeni arī, Forši. Super. Tas, ko es no šodienas paņēmu, ir ēst retāk, ēst ar mazāku glikēmisko indeksu ogļhidrātus. Īpaši vakaros. Vakaros ogļhidrātus nevajag ēst, un noteikti vēl 1001 lieta, ko atcerēšos pārklausoties sarunu. Super. Forši. Paldies. Paldies.